Bet varbūt, kad ir kāds tāds uzturbagātinātājs, kuru mēs varam lietot neko nenosakot. Diemžēl aptiekās nevar nopirkt gandrīz neko. Kas ir noticis? Kāpēc tieši tagad? Ne visi ārsti un speciālisti spēj sniegt vispār kaut kādas rekomendācijas. Vesela saule no rīta, ūdens glāze virsū un visi tur tādā vienā malkā ir no rīta. Tad mēs faktiski ar jums kaut kādā ziņā sevi indējam. Tas var notikt, Nandī. Vai tas ir labāk nekā nedarīt neko? Tas noteikti ir labāk nekā nedarīt neko. Jā, iespējams, kolēģi teiks, tas ir placebo, bet nevar būt tā, ka tev ir placebo katru dienu. Ja kāds šo klausās, tad mēs sakam stop. Kā cilvēkam, kas nav medicīnā, orientēties šajā visā? Mediķi uzņemtos iniciatīvu un pievienotos šai kustībai, tas noteikti nestu tikai labas sekas. Sveicināti Veselības centra 4 podkāsta klausītāji un skatītāji. Šodien mēs runāsim par tēmu, pie kuras cilvēki nonāk ātrāk nekā pie ārsta. Uzturbagātinātāji un vitamīni. Cilvēki tos iegādājās, kad jūtās noguruši, vai tad, kad sociālajie tīkli tiem sola brīnums. Bet kāda ir pareizā taktika? Tos lietot, nelietot, kā lietot? Tāpēc šodien uz diskusijas esmu uzaicinājis divas brīnišķīgas speciālistes. Dr. Juliju Balandini, kas ir ģimenes ārsts un preventīvās medicīnas ārsts un metodiskā vadītāja Anti-Aging institūtā, un uzturu speciālists Sandīša Plīta, kas ir arī Elūrija un GLP-1 medikamentu programmas vadītāja. Nu, tad sāksim par šo ļoti aktuālo tematu. Kāpēc ir ārsti, kas atbalsta uzturbagātinātājus, un ir tādi, kas tos īsti neatbalsta? Kāpēc ir šī plaisa? Tavuprāt, Sandī? Manuprāt, ir tā, ka liela daļa medicīnas speciālistu un arī ārstu nav studējuši uzturu un patiesībā daļa no šīs informācijas nemaz nezina vai nedodas uz aktuāliem semināriem. Un nevis tāpēc, ka viņi nevēlētos, vienkārši tāpēc, ka viņa profesija varbūt viņus nav skārusi tieši šajā lauciņā. Otrs ir tas, ka informācija par uzturbagātinātājiem, dažādiem pētījumiem nepārtraukti attīstās un nepārtraukti šī informācija ir jāuzņem no jauna, tāpēc daudz speciālistu un arī ārsti vienkārši par to nezina. Ir ārkārtīgi daudz pretruns. Tad pirmkārt, mēs medicīnā šobrīd balstamies uz pētījumiem. Uzturbagātinātājiem faktiski nevienam nav tādu dubultu aklu, milzīgi lielu randomizētu pētījumu, uz kuru pamata mēs varētu, pierādīt vai noliegt kādu uzturbagātinātāju darbību. Punkts numur 2. Ļoti daudzi ārsti tomēr strādā tradicionālajā medicīnā. Nav šīs holistiskās pieejas, kur mēs redzam, ka ārkārtīgi lielu nozīmi spēlē uzturbagātinātāju lietošana, nelietošana, dzīvesveida korekcija, un nevienmēr viss ir iespējams ar dzīvesveidu. Punkts numur 3. Uzturbagātinātāju regulēšana un ražošana, viņa ir ārkārtīgi sarežģīta joma, un līdz ar to bieži tiek pārmests, un pilnīgi noteikti tā ir patiesība. Uzturbagātinātāji nevienmēr satur to, kas ir rakstīts uz etiķetes. Uzturbagātinātāji var saturēt dažādus kaitīgus un bīstamus piemaisījumus, kā piemēram smagos metālus, pelējumu sēnītes, un līdz ar to, ka mums šo te uzturbagātinātāju apriti nekontrolē, jo tas nav medikaments. Līdz ar to, protams, kad ir pamats bažām par to, ko tad konkrētais cilvēks saņems un vai tas viņam palīdzēs vai kaitēs. Līdz ar to es domāju, ka tur ir ārkārtīgi daudz multifaktoriālu faktori, kāpēc jā un kāpēc nē. Kas tad vispār ir uzturbagātinātāji? Mikroelementi, vitamīni, vai tas viss ir liekams vienā groziņā? Varbūt mēs varam klausītājiem izskaidrot, ko nozīmē vispār uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātāji, manuprāt, būtu prātīgi sadalīt vairākās grupās. Tātad tā ir viela, kas ir koncentrētā veidā, un tas var būt vitamīns, tas var būt viens vitamīns vai multivitamīnu komplekss. Tāpat zem uzturbagātinātāji mēs saprotam dažādu bioloģiski aktīvu augu ekstraktus. Tieši tāpat zem vārdu uzturbagātinātājs mēs saprotam dažādu sportistam piemērotu uzturu, un tieši tāpat mēs šeit saprotam aminoskābes un minerālvielas. Kādreiz viņas var būt miksētas, respektīvi ir izveidoti preparāti, kur šīs visas vielas ir apvienotas, lai sasniegtu kaut kādu konkrētu mērķi, bet bieži vien šīs ir atsevišķas vielas, un mēs holistiskajā medicīnā, Sandī droši vien man apstiprinās par uzturu zinātni, mēģinam vairāk lietot šīs te atsevišķās solitārās lietas, lai mēs varētu konkrēti ietekmēt konkrētā cilvēka vajadzību, nevis piedāvāt kaut kādu plašu spektra preparātu. Individuāli konkrēti minerālviela un vitamīns vienmēr būs labāk nekā mikroelementu komplekss, kur būs 5, 7 vai pat vairāk šīs te aktīvās vielas, jo viņas pārstāv ļoti mazās devās. Cilvēks, protams, uzskata, ka viņš dara savu labu, jo viņš lieto supervitamīnus, tur matiem, nagiem, ādai.
lielākajā daļā situācija ir tāda, ka šīs aktīvās vielas ir tik mazas, ka viņas patiesībā nerada nekādu aspektu uz nevienu no šīm sistēmām. Vairāk darbojas tāds kā ideja par to, ka es kaut ko labu sev daru un kaut ko labu lietoju. Tāpēc noteikti būtu labi izvērtēt, kas tad tiešām pietrūkst. Un tā mērķtiecīgi lietot konkrētas vielas un ideālā variantā pa vienam, nevis apvienojumā. Protams, izņēmumu situācijas, kur kāda viela palīdz citai vielai labāk absorbēties. Tas droši vien būtu vienīgais, bet tas pārsvarā būs 2, maksimums 3 vielas kopā, nevis 7 vai vairāk. Manuprāt, tieši pēdējos pāris vai pēdējos 3 gados vitamīnu lietošana, uzturbagātinātāja lietošana kļūst tik ļoti populāra. Kā jums šķiet, kāpēc tieši tagad? Vai ir kaut kādas problēmas ar to, ko mēs ēdam, vai tie pārtiks produkti nav tik kvalitatīvi, vai tā vienkārši ir kaut kāda mūsu mindseta tendence? Kas ir noticis? Kāpēc tieši tagad? Mēs ēdam savādāk, nekā mēs ēdām iepriekš. Mēs esam super maskustīgāki, visi pārvietojamies ar mašīnu. Sabiedriskais transports, sēdošs dzīvesveids. Agrāk cilvēki, protams, bija daudz aktīvāki. Viņiem bija jāstrādā, lai iegūtu pārtiku, lauksaimniecība vai kas cits. Tad šobrīd mēs esam super maskustīgi, super slikti ēdam, jo, protams, pārsātinātie produkti gan ar konservantiem, ātriem ogļhidrātiem, nepietiekams olbaltumvielu daudzums, labās probiotikas, šķiedrvielas, visas ietekmē arī šo elementu uzsūkšanās spēju. Plus, protams, arī augsnes kvalitāte. Mēs iepriekš tieši diskutējām ar Juliju par to, ka ir valstis, kas tātad papildina savu augsni, piemēram, ar magniju, lai šie dārzeņi, kas auga augsnē, būtu piesātinātāki ar konkrētiem elementiem. Protams, Latvijā mēs to nedaram. Un arī šo dārzeņu izcelsme arī, protams, spēlēs lomu, cik piesātināts ir konkrētais produkts ar kaut kādām labajām vielām. Tā kā ļoti iespējams, ka agrāk tas bija bagātīgāk nekā šobrīd. Un, dzīvesveids, protams, ir ļoti mainījies, un cilvēki grib papildus kādu elementu, lai viņi justos labāk un būtu enerģiskāki, labāk izskatītos, pabarot savu matu, nagu, ādas veselību un tā tālāk. Bet, piemēram, šo sadaļu, kas ir būtiskākā, kas ir ēšana, dzīvesveids noliek it kā plānā B. Es gribētu papildināt ar to, ka tas pilnīgi noteikti ir mindsets. Jā, tas, kas man šobrīd fascinē mūsdienu cilvēkos, ir tas, ka tomēr ir kļuvis trendīgi un cilvēki domā par veselīgu dzīvesveidu. Un šī ir viena no sadaļām, kā mēs varam implementēt šo veselīgo dzīvesveidu. Protams, jebkura cilvēka sapnis un īpaši uzturba speciālista un ārsta sapnis ir, ka mums izdodas šos deficītus nosegt dabiskā veidā, ar uzturu, ar dzīvesveidu, bet, kā jau Sandija pieskārās, nevienmēr tas ir iespējams. Un lauksaimniecības dēļ, tad pēdējos 50-70 gadus mēs esam ļoti intensīvi lietojuši mūsu zemi, un es mēģināju vakar pameklēt konkrētus skaitļus, bet man īsti neizdevās atrast ziemeļa reģionu skaitļus par magnija saturu augsnē, bet ir dati par Eiropu. Tātad Eiropā šobrīd izskatās, ka mūsu augsnē audzēti, tātad lokāli Eiropā audzēti dārzeņi varētu saturēt par 50 līdz 70% mazāk magnija nekā tas ir bijis 50 gadus atpakaļ. 50, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs skaitlis. Līdz ar to magnija ikdienas lietošana patiešām ir apsverama ārkārtīgi daudziem cilvēkiem, un tur ir pamatojums ne tikai trendīgumā, ne tikai veselīgā dzīvesveidā, bet arī tajā, ka tas, ko mēs ēdam, patiešām ir mainījies. Cik daudz no tiem cilvēkiem, kas nonāk pie jums abām, sākšu ar Sandiju, ir gatavi tiešām kaut kādām dzīvesveida izmaiņām, vai viņi no tevis sagaida recepti brīnuma tabletēm, kas atrisinās viņu dzīves jautājumus? Paldies Dievam, vai par laimi lielākā daļa no cilvēkiem, kas pie manis vēršās, ir motivēti un arī reāli sagaida, ka viņiem tagad dos instrukcijas, kā viņi varētu mainīt šo dzīvesveidu. Ārkārtīgi reti, procentuāli varbūt 10 ir tādi, kas vienkārši atnāk un viņi nesaprot, kāpēc viņi ir atnākuši. Un sagaida no manis kaut kādu šo te burvju tabletīti, bet pārsvarā, protams, cilvēki ir gatavi kaut ko mainīt. Protams, ļoti daudz atkarīgs no rakstura, cik tas cilvēks pats ir gatavs tagad saņemties un reāli izmainīt kaut kādas darbības, ko viņš varbūt 30 gadus ir darījis savādāk, un pēkšņi viņam ir jādomā par to, ka viņam ir jāuzņem vairāk olbaltumvielas vai jāizdzer papildus mikroelements. Nosaka arī to, kāds ir tas raksturs un mērķtiecība, apņēmība un tā tālāk, bet es teiktu, ka cilvēki noteikti ir motivēti. Es tagad domāju, cik tas ir subjektīvi vai objektīvi. Jo
Jo tas stāsts vispār sabiedrībā ir tāds skarbāks, un arī no citiem uzturspeciālistiem un ārstiem ir dzirdēts skarbāks stāsts. Tagad tu dalies ar tādu ļoti pozitīvu foršu stāstu. Un tagad man rodas jautājums, vai gadījumā nav tā, ka tie apņēmīgie, mērķtiecīgie cilvēki mērķtiecīgi atnāk uz Anti-Aging institūtu, kur viņi jau saprot, ka Sandija viņiem liks veikt kaut kādas dzīvesveida izmaiņas. Julija, kādus klientus un pacientus tu satiec, vai tev arī ir tik pozitīvs šis stāsts? Un kā ar citiem kolēģiem? Es domāju, ka tev ir pilnīgi taisnība par to, ka tā mūsu vide un cilvēki, kas griežās uz Anti-Aging institūtu, viņi pirms tam ir analizējuši, domājuši, un viņi jau ir kaut kādā ziņā veselīgi uzturu un dzīvesveida piekritēji, un līdz ar to, protams, ir pilnīgi daudz patīkamāk un savādāk strādāt ar viņiem, un viņi ir gatavi un lasījuši un iedziļinājušies un motivēti darbām. Jā, es tev piekrītu. Apmēram 10% ir šī vēlme dabūt brīnumu līdzekli. Un tas, laikam, ir raksturīgs mums visiem. Šis sapnis, kad ar vienu uzturbagātinātāju tableti mēs varētu atrisināt visas mūsu vajadzības, bet kopumā cilvēki, kas nonāk pie mums, ir ārkārtīgi motivēti. Nē, to ir patīkami klausīties. Es ceru, ka arī citiem būs tāda pati pozitīva pieredze citās ārstniecības iestādēs, bet es pieļauju, ka pagaidām tā vēl nav realitāte. Kā ir, vai šo te uzturbagātinātāju Sandija mazliet pieminējās par multivitamīnu kompleksiem, vai viņi nevar radīt tādu kaitniecīgu ilūziju par to, ka ar mani viss ir kārtībā, es taču tagad visu lietoju, un mēs nevaram palaist garām varbūt kaut kādas nozīmīgas signālus par mūsu veselības stāvoklis, bet jāņem vērā. Domāju, ka noteikti mēs varam. Pirmkārt, multivitamīnu lietošana mums visiem ļoti bieži ir saistīta ar dažādām mārketinga aktivitātēm, kas arī, protams, un tiek pilnīgi patiesi pārmest šai industrijai, ka šī industrija šobrīd ir ārkārtīgi komercializēta, un tas ir tas, kas rada reizēm arī tās šaubas, lai pieņemtu lēmumu, ka, man tie uzturbagātinātāji būtu nepieciešami. Es savukārt nē, tas ir modes trends, es vienkārši šajā nepiedalos. Ar multivitamīniem pirmā mana bažas kā ārstam būtu tāda, ka cilvēkam viņu lietojot, mums vajadzētu redzēt mērķi, tātad, ko mēs ar viņiem gribam sasniegt. Tātad, ja man ir ārkārtīgi neveselīgs dzīvesveids, tad šobrīd es neesmu gatavs koriģēt savu uzturu, un es saprotu, ka no makaroniem un kartupeļiem ilgtermiņā mans ķermenis cietīs, jo viņš nesaņems nekādas barības vielas, tad multivitamīnu lietošana, viņa rakstās iekšā. Vai savukārt ir kaut kāds ārkārtīgi saspringts, stresains dzīves posms, kad mēs mērķtiecīgi zinām, es šobrīd mocīšu savu ķermeni, teiksim, tur, 1 mēnesi, un pēc tam tas viss mainīsies, un es spēšu pievērsties, atpūsties un ar dzīvesveidu regulēt savas vajadzības. Tas, kas mani biedē kā ārstu vēl, ir šī vairāku multivitamīnu lietošana. Tātad mēs kaut ko nopērkam nagiem, estētika ir svarīga, būtiska mūsu dzīvesveida sastāvdaļa, tad mēs nopērkam kaut ko labbūtībai, tad mums ir kaut kas, kur mēs neesam īsti izpētījuši un izlasījuši, kas ir otrā pusē, kas ir domāts, pieņemsim, noguruma un enerģijas trūkuma mazināšanai. Un būtībā ļoti bieži šie polivitamīnu un multisastāvdaļu kompleksi, viņi satur apmēram vienu un to pašu. Un pārdozēšanas risks ir tiešām reāls. Ārsti ar to sastopās, un tāpēc daļa no ārstiem ir diezgan noliedzoši, jo viņi saprot, ka tādā veidā mēs varam kaitēt un patiešām izraisīt toksiskus gan nieru, gan aknu bojājumus. Tas nav droši un pilnīgi noteikti tas iedrošinātu lasīt. Es iedrošinātu pārunāt ar ārstniecības personu, ar uzturu speciālistu, ar ārsta palīgu to, ko tu ikdienā lieto. Sandija, cik ir svarīgi, lai mēs veiktu arī sava uztura izmaiņas, ja mēs lietojam, piemēram, 90%. Ja mēs esam noteikuši to, ka mums kaut kas trūks, mēs to nevaram vienkārši aizstāt tikai ar tiem bagātinātājiem. Mums ir obligāti, gan mēs darām tādu bagātinātājus, un mums ir jāveic arī uztura izmaiņas. Tātad, protams, tā ļoti vienkāršot stāstot, varbūt ne tev, bet gan mūsu klausītājiem, skatītājiem, kas varbūt gan izglītotāki, varbūt kas mazāk zina par šo. Tātad mūsu zarnās dzīvo liela saime ar imītniekiem, nosauc par zarnu mikrofloru, un viņi, protams, pārtiek no dažādām vielām, ko tad mēs uzņemam ar uzturu. Ja šī iemītnieka būs tādā nepārāk foršā sastāvā, tad, protams, ka mums šīs uzturvielas, ko mēs uzņemam ar uzturbagātinātājiem, vienkārši slikti uzsūksies. Tas nozīmē pa vienu galu iekšā un pa otru galu ārā. Kamēr mēs nesakārtosim to mūsu zarnu floru ar kārtīgu kvalitīvu uzturu, šķiedrvielām, olbaltumvielām un vispārējo, tad, protams, kad absorpcija būs krietni zemāka, to mēs redzam arī tādā realitātē ar maniem klientiem. Piemēram, sieviete ar dzelzs deficītu, kas ēd ļoti neveselīgi, ļoti maz olbaltumvielas. Tāda pati sieviete ar dzelzs deficītu, kas ēd ļoti daudz olbaltumvielas veselīgi, abām ir liekais svars. Abām līdzīgi fertīna rādītāji, abām iedodam vienādas devas ar dzelzs infūziju.
analīžu rezultātus tai sievietei, kas ēd ļoti neveselīgi, nepietiekami olbaltumvielu daudzumu, viņai šis fertīns uzsūksies reizes 3 mazāk nekā tai sievietei, kurai ir tātad daudz olbaltumvielu, viņai būs šī atdeve pēc infūzijas, jeb intravenozās dzelzs uzņemšanas, viņa būs krietni augstāka. Un tātad sieviete numur A vai 1, mēs viņai šo infūziju dosim atkārtoti, vēl plus koreģēsim dzīvesveidu, tad viņai iespējams varēs šo dzelzs rezervi noturēt ilgāk. Sievietē B 2 reizi infūzijai varbūt vajadzēs pēc 2 gadiem, viņa labi ēd, līdz ar to tas kopējais olbaltumvielu daudzums asinīs un organismā to ferritīnu ilgāk noturēs viņa organismā. Tas ir tikai viens no 10 piemēriem. Dzelzs ir ļoti labs vienkārši krāšņas piemērs, kur tas strādā viennozīmīgi. Ja dzelzs ārkārtīgi slikti uzsūcās un līdz ar to pilnīgi taisnība, bet tas attiecās faktiski uz visiem. Tas ir būs uz pilnīgi jebko. Mēs varam dzert, nav jau tā, ka pilnīgi bezjēdzīgi, bet ja mēs slikti ēdam un kamēr nav sakārtots tas, ko mēs ēdam, tad pa lielam pa vienu galu iekšā un pa otru galu ārā. Tas būs dārgs urīns, kā holistiskajā medicīnā. Mēs iesākām runāt par deficītiem. Jūs pieminējāt dzelzs deficīta, anēmiju. Kādi varbūt ir tie deficīti, kurus jūs esat pamanījuši pēdējā laikā? Teiksim tā, viņi ir kļuvuši populāri, ja? Arvien vairāk, tie, kas mums lec acīs. Dzelzs deficīts ir viennozīmīgi līderis, jā. Ja es tā salīdzinu, tad no 100 sievietēm, 90 sievietēm, kas apmeklēs mani kā uzturu speciālistu, būs dzelzs deficīts. Dēļ menstruācijām, protams, vīriešiem tas ir ārkārtīgi reti. No manas pieredzes, gandrīz, tātad, ja mēs ieliekam šos 100 vīriešus pretī, tad 90 vīriešiem būs labs ferritīns un 10 būs pazemināts. Sievietēm gandrīz visām ir pazemināts ferritīns. Diemžēl šīs normas, kādām būtu jābūt ferritīnam, protams, arī ir ļoti greizi pat, radījuši iespēju, ka viņām ir optimāls ferritīna līmenis, jo arī viņa ģimenes ārsti nebrīdina un nesaka, ka ferritīns 14, piemēram, sievietei ar 80-90 kg, tā kā būtu par maz, un viņas hroniskā noguruma cēlonis tomēr neslēpsies tikai vairogdzēdzerība, bet iespējams ir meklējums tieši tur. Līdz ar to pašas sievietes bieži vien nenojauš, ka viņām ir šis deficīts, tāpēc absolūtais minimums ir 1 vienība uz kilogramu, kas ir tā ferritīna deve. Tā kā jebkurš sievietes klausās podkāstu, var paskatīties savu ferritīna līmeni, analīzēs un vienkārši paskatīties savu kilogramu daudzumu un saprast, ka patiesībā visticamāk arī viņi ir viena no šīm sievietēm, kurām tas dzelzs ļoti trūkst. Un, protams, dzelzs loma ir milzīga, ja mēs runājam par vielmaiņu, par pašsajūtu, par enerģiju, mati, nagi un tā tālāk. Tad tas ir pata bāze, tā kā skābeklis. Skābeklis mums vajadzīgs, jebkurā šūnā. Tātad tieši precīzi, protams, skābeklis ir vajadzīgs, ja mums nebūs šīs ferritīna daļas, tad tālāk mēs varam nemaz nemeklēt. Viņi var nedzert tur B grupas vitamīnus vai C vitamīnu un probiotikas un necensties tur darīt kaut ko, kamēr mēs nesakārtojam to ferritīnu. Ir vēl kāds cits deficīts, kurš arī šobrīd ir ļoti izteikti? Jā, dzelzs viennozīmīgi, bet saistībā arī ar to, ka mūsu uzturs ir mainījies, ja mēs tomēr esam mainījuši savus paradumus un atskatāmies atpakaļ uz padomju laikiem, kad dominējoši bija cūgaļas un lielopgaļas lietošana ikdienā, tad šobrīd mēs tā pilnīgi noteikti vairs neēdam, ja mēs runājam veselīgi dzīvesveidu kontekstā. Tā kā dzimums spēlē lomu, jā, viennozīmīgi, mūsu ēšanas paradumi spēlē lomu. Vēl es savā praksē personīgi saskaros, gan jau, kad tev ir līdzīgi magnija deficīts, ārkārtīgi bieži deficīts, jo mēs esam sākuši dzīvot citādāk. Mēs diezgan daudz laika pavadam multitaskojot, darot vairākas lietas paralēli. Mums ir stipri augstāks kortizola hormonu līmenis, kuru izsauc dažādi stresi. Mēs pārdzīvojam, mēs vairāk strādājam ar prātu, nevis fiziski, un līdz ar to, ka augsnē šis te mikroelements ir sastopams, kā jau mēs pieskārāmies, pat uz pusi mazāk nekā viņš ir bijis 50 gadus iepriekš. Šis ir tiešām bieži deficīts. Ziemeļos viennozīmīgi D vitamīns, joprojām populārs deficīts, joprojām turpināsim par to runāt, bet tā izmaiņa pēdējos gados, kas ir notikusi saistībā ar cilvēku izpratni, viņa ir milzīga. Es tiešām redzu pozitīvu dinamiku tajā, kā mēs skatāmies, kā iedzīvotāji skatās uz D vitamīnu korekciju. Un pieminētais kortizols, protams, apēda magniju. Tad, jo vairāk mēs stresojam, jo vairāk mums jādzer magnijs, jo mums būs augstāks stresa līmenis ikdienā, ko mēs paši, protams, neizjūtam. Mēs esam pieraduši, ka mēs dzīvojam augstā kortizolā, mēs viņu nejūtam. Nav tā, ka mēs tagad braucam mašīnā uz darbu un jūtamies tādā totālā stresā. Nē, tas dzīvesveids 300 dienas gadā pārsvarā ir paaugstināta kortizola, ka mēs jau konstanti viņu nejūtam. Un šis magnijs, principā, ir numur 1 elements, kas tiek apēsts tad, kad mums ir augsts kortizols. Tātad. Un vēl viena lieta, ko mēs nepieminējām, omega-3. Protams, omega-3 ir tā kā
Skābeklis numur 2, ja mēs viņu varētu ielikt tajā kategorijā. Svarīgumi, jā, tad ABL holesterīns būs tas, kur mēs varam redzēt tādā ļoti virspusējā līmenī, kas darās. Protams, tas nebūs tādā šūnu līmenī, bet tomēr jā, ABL holesterīns parāda to, cik mēs uzturā lietojam šīs nepiesātinātās taukskābes, traknās zivis, eļļas, avokādo. Protams, ka neviens mēs neēdam zivis 4 reizes nedēļā. Ja kāds no klausītājiem ēd super, izcili, es gribētu, bet, protams, tie apstākļi arī par pieejamību un tā tālāk ir iemesls droši vien, kāpēc daudz tā nedara. Ko es ar to visu gribu pateikt? To, ka nepiesātinātās taukskābes uzturā ir par mazu un omega-3 ir jālieto tāpat kā zivju eļļa, principā visu caur gadu. Arī tur ir multifunkcionāls šis iemesls, kāpēc šobrīd mēs lietojam uzturā galvenokārt mākslīgi audzētas zivis. Jā, un mākslīgi audzētas zivis ēd kombikormu. Viņi neēd krilu, respektīvi viņi neēd to produktu, kurš veidotu šo omega-3 lielāku saturu, un līdz ar to tikai ar uzturu mēs varētu kompensēt šo ārkārtīgi svarīgo vielu mūsu ķermenim. Un šis deficīts rodās gan dēļ mūsu uzturu paradumiem, gan tam dēļ, kad mēs vienkārši nevaram nodrošināt tādu produktu, kādu mēs viņu esam iztēlojušies ideālajā pasaulē. Jā, un šim holesterīnam labajam būtu jābūt vismaz 2,1, tā ideāli varbūt pat nedaudz augstākam. Tā kā mēs paši jau varam izvērtēt asins analīzēs. Ļoti bieži klasiskais pacients būs ar zemu ABL holesterīnu, augstu slikto holesterīnu, tātad zemu blīvumu holesterīnu, augstu kopējo holesterīnu. Protams, kad iemesls, kāpēc šis sliktais holesterīns tik slikti vadās ārā, būs tāpēc, ka mums būs par zems šis labais holesterīns, kas palīdz viņu iztīrīt ar slotiņu ārā. Ar ko vispār būtu jāsāk? Kāds būtu tas pirmais solis, ja cilvēks vēlas saprast, vai viņam kaut kas trūkst, kādu uzturbagātinātāju viņam būtu jālieto? Droši vien bāze būs pavisam elementāra analīzes, vai ne? Bet viņas ir jāskatās plašāk un arī savādāk nekā viņas skatītos tikai pēc pasvītrotajām sarkanajām bultiņām. Tā kā jāskatās jau preventīvi, jo tā optimālā deva ir kaut kur pa vidu, nevis pie zemākās robežas vai otrādi. Tad, protams, mums ir vēl dažādi izmeklējuma veidi. Mēs veicam arī tādu izmeklējumu kā oligočeku, kas nosaka jau vairāk kā 20 dažādus mikroelementus, kas ir šūnu līmenī. Tad, protams, ir arī ģenētiskie testi, ja mēs tā ļoti dziļi, atkarīgs, cik mēs dziļi vēlamies tajā visā iet. Un, protams, pats vienkāršākais ir analīzes un cilvēka simptomātika. Tad viņš stāsta, kā viņš jūtās, kas ir tie viņa... Taisnība, tā ir jēgpilna saruna ar ārstniecības personu. Manuprāt, šādai sarunai vajadzētu notikt vismaz reizi gadā, lai tu izvērtētu, un kāds cilvēks, kas ir trenēts un ieinteresēts tajā, mēģinātu saklausīt iespējamos deficītu simptomus un mēģinātu redzot to, ar ko tu nodarbojies, kāds ir tavs asins analīzes, kāds ir tavs dzīves gājums, kāda iespējams ir tava ģenētika. Un nevienmēr ir nepieciešami ģenētikas testi, bet mēs zinām, kāda ir tā ģimene, kāda ir tā izcelsme, un līdz ar to mēs varam paredzēt kaut kādas iespējamās lietas, uz ko mēs varētu vērst savu uzmanību un preventīvi tos deficītus nosekt. Tā kā mērķtiecīga saruna vai pašam ar sevi, apstājoties un saprotot, kāds ir tas mērķis, kāpēc es šo konkrēto uzturu bagātinātāju lietošu, ko es gribu ar viņu sasniegt, bet droši vien, kad ar ārstniecības personu. Jā, jo ārstniecības personu vai mēs, vai, teiksim, speciālists kāds no tas nav tikai ārsts. Tas nav tikai ārsts, tad mēs varam uzdot pareizos mērķi jautājumus, lai saprast, kā cilvēks guļ, vai viņš no rīta jūtās atpūties, vai viņš teiktu, ka viņam ir laba matu, nagu un ādas kvalitāte, vai viņš teiktu, ka viņam ir laba vēdera izēja, vai viņš sūdzās par pūšanos un par aizcietējumiem vai ko citu. Tad uzdodot mērķētus jautājumus, mēs jau varam saprast, uz kuru virzienu protams, virzīties, un tad savienojumā ar asins analīzēm tur jau tā aina uzbūvējās gan ātri. Vai varētu vairāk pakomentēt par uzturu ģenētisko testu? Mēs arī nesen piedalījāmies mūsu šīs dienas viesa Laura Mičuļa podkāstā, un tur pēc tam arī bija jautājums, bija pieminējis uzturu ģenētisko testu, un klausītājiem tas radīja interesi. Viņi gribēja saprast, kas tad ir tas, ko es uzzināšu, nododot ģenētisko testu par uzturu. Kas ir tie vitamīni, kas uzsūcās, neuzsūcās, vai mikroelementi, kaut kas mums organismā ražojas vai nē. Kas būs iegūms? Mēs parasti vairāk mūsu institūtā tomēr lietojam kombinētos testus, kur ir iekšā gan veselības rādītāji, gan uztura rādītāji, bet tas nemaina to jautājuma būtību. Tātad, ja mēs koncentrējamies uz to sadaļu, kas ir saistībā ar uzturu, pirmkārt mēs varam uzzināt nepanesamības. Tātad mēs varam atrisināt beidzot diskusiju par to, vai man ir laktozes nepanesamība vai nav. Kāpēc esmu jūtīgs uz piena produktiem, kāpēc esmu jūtīgs uz glutēnu, vai es esmu, vai tur tiešām parādās šī ģenētiskā predispozīcija.
pozīciju. Nākamā lieta, ko mēs tur varam ieraudzīt, ir kofeīna un sāls panesamība vai nepanesamība. Tātad tu vari pieņemt lēmumu daudz vieglāk. Tu vari pieņemt lēmumu par to, kā tev būtu jāuzvedās, lai tev pašsajūta ir optimāla. Tātad kafijas neizvadītājiem, jeb tā saucamajiem nepanesējiem, viņiem ir ārkārtīgi grūti tolerēt atkārtotas kafijas, un tajā mirklī, kad dienas laikā viņš iedzer šo atkārtoto kafiju, efekts ir uz 5 minūtēm, un pēc tam ir tikai defekts. Un līdz ar to, zinot šo testu rezultātu, ir daudz vieglāk pieņemt lēmumu. Hei, mans ķermenis kofeīnu izvada ārkārtīgi slikti, līdz ar to vai nu es izvēlos nedzert kafiju kā Sandija, vai nu es izvēlos dzert ārkārtīgi mazos daudzumos dekaf kafiju, kur ir vienalga maziņš 20-30% kofeīna saturs, vai nu es dzeru tikai vienu ārkārtīgi mazu kafiju no rīta un skatos, kā es jutīšos. Dažādi vitamīnu uzsūkšanās, tātad mēs varam redzēt tos vitamīnus, kurus mēs pēc tam varam pārbaudīt asins analīzēs, un, protams, šeit ārkārtīgi lielu lomu spēlē dzīvesveids. Tātad ir cilvēki, kam ģenētikas tests atnāks sarkans, tātad ir pasvītrots, ka visi iespējamie vitamīni neuzsūksies, bet mēs atveram asins analīzi, kas ir šī brīža attainojums. Kā tad cilvēks tiek galā ar šo situāciju, ka viņa gēni strādā slikti, un mēs atveram, un tur ir brīnumains rezultāts, cilvēks ir pilnīgi kompensēts, un tas noteikti tikai ar uzturu. Tad jautājums ir par dzīves kvalitāti, par to, ko mēs ēdam, par to, kā mēs dzīvojam. Un šie ģenētiskie testi, viņi ļauj reizēm atrisināt kaut kādas neatrisināmas problēmas situācijas, kuras tu vienkārši nevari saprast, kas no tā, kas ir iekšā ēdienā, kas ir tas, kas tev traucē. Bet tā nav diagnoze, tas nav, teiksim, spriedums, ka tagad tev visu mūžu būs jālieto nepārtraukti C vitamīns vai D, vai ka tu nedrīkstēsi ēst sāli. Tas noteikti palīdz pieņemt lēmumus, kā būtu pareizāk dzīvot tev individuāli, nevis vadīties no kaut kādām kopējām vadlīnijām. Vēl ir arī interesantas lietas par to, kāda veida, piemēram, ēšanas veids darbosies vislabāk, ja runa par diētu. Tad ir tādi, piemēram, ogļhidrātu metabolizētāji, tādi, kam tie ogļhidrāti tātad būtu jālieto mazāk. Cik efektīvi strādā samazināt kaloriju diētu, salīdzinājumā ar samazinātu ogļhidrātu diētu un salīdzinājumā ar zemu tauku diētu. Tad šim cilvēkam tiks piemērots, kurš no šiem 3 veidiem vislabāk viņam strādās. Par to, kā fiziskās aktivitātes ietekmē holesterīnu vai neietekmē, par to, vai ar fiziskām aktivitātēm ir iespējams samazināt svaru vai nē. Tas nenozīmē, ka konkrēti šis cilvēks obligāti būs, piemēram, ar lieko svaru, tad, ja viņiem būs aptaukošanās gēns. Jo es zinu no pieredzes, gan es, gan Zāne ir taisījuši šo ģenētisko testu. Mums tur ir ļoti daudz rādītāju, ka droši vien, iespējams, ka tas varētu no malas likties, kā tas var būt, bet, tātad šie aptaukošanās gēni vai otrā tipa cukuru diabēta riski, viņi var būt ģenētiski mums iekodēti. Tas nenozīmē, ka mums tagad ir atbildi, kad obligāti tad mums būs šis otrā tipa cukuru diabēts vai būs aptaukošanās. Viss ir atkarīgs, kā Jolija minēja, no dzīvesveida. Šeit mēs varam vienkārši rast kaut kādas atbildes. Par to cilvēks ir vairāk saldumīls vai sāļumīls. Arī šis parādās ģenētiskā testā. Tā kā nav gluži tā, ka mēs pilnīgi esam visu paši izveidojuši. Var tomēr atrast arī kaut kādas atbildes, kas ļoti labi sakrīt. Un, ir daudz visādi interesanti fakti, kas savienojumā ar šīm asins analīzēm, arī kaut kādu konsultāciju rada daudz dažādas atbildes. Protams, jo dziļāk roka, jo dziļāk mēs tur varam iet, jo gēni tur ir ļoti daudz. Mēs tikko arī bijām mācībās un es sēžu un klausos, man bāc, kaut šo informāciju varētu vispār kaut kā atspoguļot un aiznest līdz tam pacientam. Tā kā atkarīgs arī no tā, vai mums ir biohakeris pacients, kas sev ir izpētījis sevi jau līdz okeāna dzelzmas dibenam, vai viņš ir tāds, kas vēl tur pa virsu mēģina taustīties, saprast kaut kādas lietas, kas viņam interesē un ko viņš grib noskaidrot. Tā kā var iet droši vien gan. Jā, ģenētikas tests ļauj abus līmeņus, piekrīt tev. Vispār izklausās, ka ideālā gadījumā analīze tas pats par sevi. Tad ir oligočeks, tad ir mikrobioma analīze, tad ir ģenētiskais tests, tad droši vien vēl ir jāsved netiešā vielmaiņa jāpamēra. Gan jau, ka vēl kaut kas, bet tas nozīmē tikai to, ka tā uz burvju mājiem tu īsti neuzzinās, kāds vitamīnu komplekss vai mikroelements vai uzturbagātinātājs ir nepieciešams. Bet varbūt, kad ir kāds tāds uzturbagātinātājs, kuru mēs varam lietot neko nenosakot. Tā teikt, kā cilvēks saka, profilakses pēc, kā profilakses tāds spilvens. Tie 4 laikam magnīs, D, omega un...
Es pat teiktu, D-vitamīns ir numur 1. Ja tā ir droša profilaktiska deva, saprotot to, ko tu dari, kādu devu tu lieto. Ja? Jo nesaprotot D-vitamīna devu, mēs varam nonākt abās situācijās, gan toksiskajā, gan deficīta situācijā. Magnijs, ņemot vērā to dzīvesveidu un situāciju, kur mēs esam šobrīd, jā. Omega-3, ņemot vērā dzīvesveidu un produktus, jā. Manuprāt, lielākoties... Var, protams, vēl pielikt tādu tagad arī tāds... kontroversiāls, nedaudz preparāts. Un, protams, nav jau šobrīd. Viņš jau ir ļoti sen zināms kreatīns, ja, no kā cilvēki joprojām baidās. Bet patiesībā tā pēc 40 gadu vecuma gandrīz būtu jālieto visiem. Ja tā godīgi mēs runājam. Līdz šim vairāk lietoja tikai sportisti, bet tie pētījumi liecina, protams, ka kognitīvās spējas, muskuļu masas saglabāšana, vielmaiņas darbība, kaulu blīvums un tā tālāk. Ļoti daudz šie aspekti pozitīvi ietekmē principā jebkuru cilvēku. Tā kā šo varētu pielikt kā vēl vienu. Bet, protams, ir arī bailes sabiedrībā no šīs šķidruma aizturas, nedaudz sajūta, ka mēs esam uzblīduši. Ja? Tad cilvēki mēdz atteikties no šī preparāta tikai dēļ tā, ka viņi baidās no šīm sajūtām. Mēs varētu arī sadalīt cilvēkus divās populācijās. Tātad es domāju, ka tu man piekritīsi apmēram līdz 40 gadu vecumam, kur cilvēku kompensatorās spējas un parasta veselība ir ārkārtīgi laba. Tad šeit mēs vairāk koncentrēsimies uz deficītiem. Un, protams, kad rūpes par veselību un, ja ir veikts ģenētiskais tests vai ir, teiksim, kaut kādas citas zināmas intervences, kas mums vairāk nes informāciju par to, kādi būs šī cilvēka riski, tad, protams, ka mēs varam rakt dziļāk. Un es tev pilnīgi piekrītu, pēc 40 gadiem ieslēdzās citi uzturbagātinātāji, kurus mēs varam izskatīt, kā teiksim, faktiski gandrīz jebkuram cilvēkam piemērotus, jo ir šie globālie procesi, kas notiek ar mums visiem. Līdz ar to tas spektrs, es pieļauju, ka viņš mainīsies saistībā ar mūsu vecumu. Ir tik daudz uzturbagātinātāju ražotāju. Kā mēs varam zināt, kā cilvēks var zināt, kā īstenībā arī speciālists var zināt, kura ražotāja uzturbagātinātāja tieši ņemt? Ja jūs esat nozīmējuši, piemēram, D-vitamīnu vai magniju citrātu vai magnija citu preparātu, kuru ņemt? Un kam tad ir jāpievērš uzmanību uz tās etiķetes, lai mēs saprastu, vai tur ir pareizās devas, vai tur nav kaut kas indīgs un liekas piejaukts klāt? Un vispār, kurš ražotājs ražo labus vitamīnus? Sarežģīts jautājums. Ļoti sarežģīts jautājums. Vairāki slāņi noteikti. Es parasti targetēti dodu linku vai parādu bildi, mums vajag šito, tik daudz, vai arī rakstu devas, ja pats cilvēks tur ir tāds zinošs, viņš māk tur iHerbā forši visu sameklēt. Diemžēl aptiekās nevar nopirkt gandrīz neko no tā, ko mēs piedāvājam, tāpēc mums institūtā uz vietas ir mazs veikaliņš, starp citu mēs arī šobrīd šo podkāstu ierakstam. Tā kā tur mēs sasūtam kaut kādu daļu no tiem suplementiem, lai nebūtu cilvēkam pašam jāsūta pēc tam internetā un jāmeklē, bet patiesībā īstenībā tā ir tāda niša, kam droši vien vajadzētu attīstīties Latvijā vai Rīgā, kad būtu jābūt tādam veikalam, kur mēs varam nopirkt kvalitatīvus, tīrus uztura bagātinātājus no tādiem lieliem ražotājiem, kas jau ir sevi tirgo pierādījuši gan ar pētījumiem, gan ar viņu tīrību, kvalitāti un arī rezultātiem. Ja? Tad mums ir kaut kādi mūsu tie mīļākie brendi, ar kuriem mēs strādājam. Pamatojoties uz rezultātu. Mēs vienkārši gadiem redzam. Gan uz rezultātu, gan arī, protams, ar to, cik ilgi šis uztura bagātinātājs ir bijis tirgu un kāda viņam apakšā tur ir tie pētījumi un arī šīs devas. Jo bieži vien, protams, magnija bizglicināts vai magnijs kā tāds. Cilvēks iet aptiekā, viņš nopērk magni, tur kaut kādu B6 vai vienkārši kaut ko viņš nopērk, un viņš it kā viņu lieto, un tās devas tur ir tik mikroskopiskas, ka viņam būtu jādzer 6 kapsulas, lai vispār būtu kaut kāda jēga no tā visa. Protams, ka viņš vēl vienu dienu aizmirst izdzert, un tad pēc tās paciņas beigām tas magnijs tur nepaceļās par necik, varbūt par 0, kaut ko. Un līdz ar to, protams, ir svarīgi tam cilvēkam izstāstīt, ka tās devas būs diezgan lielas, lielākas nekā viņas ir sastopamas tur Latvijas aptieku kaut kādos tīklos, tāpēc mēs viņus targetēti aizsūtam linku vai iedodam kaut kādu failu, kur viņš konkrēti var pats sameklēt, vai tad piedāvājam veikalā jau no kaut kādiem konkrētiem rendiem. Man ir tā, ka es neesmu ieceklējusies kaut ko ļoti vienu, man ir kādi 5, 6 tādi mīļākie ražotāji, ar kuriem es tur visbiežāk strādāju, kur es zinu, ka strādā.
Bet es esmu diezgan atvērta. Cilvēks man rāda, kad kur man mājās ir šāds, un ja tur tā daba ir atbilstoša, protams, kad viņš drīkst lietot arī šo, nav tā, ka es spiedīšu obligāti pasūtīt to manu mīļāko. Jūlija teica, ka pamatojoties uz rezultātiem, jūs izvēlaties tos ražotājus, ko jūs rekomendējat. Cik ļoti tiešām jūs redzat tajās asins analīzēs to rezultātu no tiem vitamīniem vai mikroelementiem, ko jūs nozīmējuši? Ļoti var redzēt. Man ir bijis arī pieredze tā, ka cilvēks nemaina neko savā uzturā un lieto, piemēram, konkrēti mikroelementu chromu diezgan lielā dabā, ap 600 mikrogramiem dienā, lai gan tāda parastā rekomendētā no 200-400, bet, ja mēs tādu jau ārstējošo terapeitisko devu liekam, tad tas būs vairāk tieši uz šo insulīna rezistenci. Tā insulīna rezistence samazinās gandrīz uz pusi, jā, protams, diezgan ilgi ir jālieto, bet, ja mēs kombinējam ar ēšanu, tad tas strādā vienkārši izcili. Līdzīgi būs ar dažādiem rādītājiem. Taisnība. Daļu nevarēs redzēt asins analīzēs, un daļu varēs redzēt asins analīzēs, daļu varēs redzēt pašsajūtā, un daļu savukārt tu īsti nevarēsi redzēt, tu viņu varēsi tikai skaitlī redzēt. Līdz ar to tur nebūs viennozīmīgas atbildes. Tas, ko es gribēju vēl pakomentēt, ir viennozīmīgi par vairākiem līmeņiem, kā mēs izvēlamies. Ja ārstniecības personām ir vieglāk, ja mēs ikdienā strādājam un ar mums iziet, es pat teiktu, katru dienu 10 dažādu jautājumu par uzturu bagātinātājiem, un mūsu darba specifika vienkārši ir saistīta ar to, ka mēs agri vai vēl sašaurinām, līdz kaut kādiem pāris brendiem, kur šķiet, ka tas saturs visvairāk atbilst mūsu vajadzībām. Bet es noteikti ieteiktu pilnīgi visiem skatīties, vai ir marķējums par GMO. Tā ir obligāta prasība jebkuram uzturbagātinātājam, un līdz ar to, kāpēc Sandija pieminēja lielos brendus, protams, ka tikai vienīgi lieli un, sauksim viņus par bagātiem brendiem ir spējīgi atļauties kaut kādus zināmus pētījumus un pierādīt savu kvalitāti, jo uzturbagātinātājs nav medikaments, un līdz ar to mums nav regulēts šis te daudzums, un tas daudzums var pārsniegt, šis daudzums var būt mazāks nekā ir norādītais, jo tas ir tā kā atļauts un tas ir kaut kādā ziņā likumā ierakstīts. Tāpēc šo es noteikti ieteiktu skatīties, vai viņš nesatur kaut kādus pieaugumus, un ja mēs runājam, piemēram, par omega-3, tad omega-3 šis ir ārkārtīgi svarīgi, tad vai ir attīrīts no smagajiem metāliem, jo zivs dzīvo gan piesārņotā vidē, diemžēl okeānā vai jūrā, un līdz ar to viņas savāc, šī taukainā zivs viņas savāc vairāk nekā liesā zivtiņa šo piesārņojumu, un līdz ar to, ja omega-3 preparāts nebūs attīrīts, tad mēs faktiski ar jums kaut kādā ziņā sevi indējam, lietojot šo neattīrīto omega-3. Antioksidanti, kaut kur viņi būs ārkārtīgi svarīgi tā pašai pieminētajai omega-3, tātad, ja mēs atveram olīveļas pudeli, un viņa nav mums augstā vietā, tumšā vietā, viņa ir maziņa, mēs viņu izlietojam ātri, mēs faktiski, dzeram un ēdam dzīvus oksidētus taukus. Un tieši tas pats attiecās uz omega-3. Ja tur nebūs klāt atzīmēts, ka ir pievienots antioksidants, faktiski šo burku atverot un nedod Dievs par viņu aizmirstot un izvalkot viņu pēc tam un lietojot, tikai ziemas laikā, mēs faktiski nodaram savu kaitējumu. Tā kā šī atbilde ir sarežģīta, viņa ir daudzslāņaina, šeit nav viennozīmīgas lietas, uz ko tikai skatīties, un līdz ar to, mums ir savā ziņā vienkāršāk, mēs esam atšķirojuši tās lietas, kas šķiet, kad mums patīk un nenes nekādu blakus parādību risku. Tad, kad cilvēkam ir nozīmēti daudz un dažādi uzturbagātinātāji, godīgi sakot, viņš var aizmirst, piemēram, kāds pāris dienas iedzert vai atcerās katru otro dienu. Tas ir mans viens jautājums. Tad cik liela jēga ir lietot, ja mēs viņu nelietojam katru dienu, kā ir nozīmēts, un cik svarīgi ir pareizi lietot attiecībā pret ēdienreizēm, un es nezinu, rīta un vakara laikiem, jo tas, ko es esmu ievērojis, tie, kas vismaz lieto kaut kāds uzturbagātinātājs, veselu sauju no rīta, ūdens glāzi virsū, un visi tur tādā vienā malkā ir norīti. Jā, atbildot par to sadalījumu, protams, ka būtu labi viņus sadalīt, atkarīgs kāds uzturbagātinātājs kādā dienas laikā. Ja runa, piemēram, par magniju, ja ir kāds konkrēts deficīts, viņu būtu labi lietot pat 2 reizes dienā, gan dienas pirmajā pusē, gan vakarā. Par to, vai visu uzreiz, droši vien, ka lielākajā daļā situāciju nē, bet ir uzturbagātinātāji, kurus mēs arī tiešām kā sauju, vismaz 3 dažādus varam pēc ēdienreizes izdzert. Tukšā dušā parasti nē. Omega-3 es labāk gan dodu tukšā dušā, pati dzeru tukšā dušā, bet maniem klientiem lielākajai daļai no viņas ir slikta duša. Tāpēc,
tad es it kā saku, ok, tad varam pēc ēdienreizes, nezinu, kā ar tevi un omega-3. Ēšanas laikā būtu ideāli, bet šis bija perfekts jautājums. Es teiktu, ka ir dažādi veidi uzturbagātinātāji. Ir, kam tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, ka mums ir šī regulārā lietošana. Īpaši, ja tas ir, teiksim, kaut kas tāds, kā tu jau minēji, kad mēs izstrādājam kaut ko, piemēram, insulīna rezistents. Mums ir mērķis un mēs gribam kaut kur nonākt. Tad tas, ka mēs 2 dienas lietosim kromu un 3 dienas nelietosim, dos tikai to sajūtu, ka uzturbagātinātājs ir neefektīvs. Vai mēs gribam šo sajūtu? Ne speciālists, ne cilvēks to īsti negrib. Un būs uzturbagātinātāji, kā piemēram mūsu mīļais un plaši pieminētais šodien D vitamīns vai magnijs. Pilnīgi noteikti nekāda bēda necelsies no tā, ka mēs, teiksim, piekdienas vakarā būsim aizbraukuši ciemos vai uz teātri un būsim aizmirsuši vakarā iedzert šo magniju 1 reizi nedēļā. Tā kā tas ir atkarīgs ļoti, ļoti no tā uzturbagātinātāja. Tas, ko es redzu reizēm, tas nav bieži tajā cilvēku lokā, kas nāk uz Anti-Aging institūtu. Iespējams, ka tev ir savādāk, bet man šķiet, ka tev ir kaut kā līdzīgi. Tie, kas uzturbagātinātājus lieto pēc sajūtām, tur gan es gribētu teikt, ka šo es vienmēr pārunāju ar saviem pacientiem un klientiem, bet to, ka tam gan nav īpaši nekādas nozīmes, faktiski gandrīz nevienam uzturbagātinātājam. Uzturbagātinātājs nav medikaments, tātad ar to, ka mēs viņu lietosim 3 dienas, pilnīgi noteikti nekas mūsu dzīvē nemainīsies, līdz ar to lielākoties tas ir runa par ilgtermiņu pasākumu. Mēnesis, 2, 3 mērķtiecīgi darba. Sistemātiska pieeja, ja tur ir mērķis samazināt holesterīnu, piemēram, kopējo holesterīnu, ZBL holesterīnu un, piemēram, mērķis pazemināt homocisteīnu, pacelt folskābi vai paaugstināt ABL holesterīnu, D vitamīnu. Mēs uztaisam tādu strukturētu plānu, tagad mēs palietosim šo. 2-3 mēnešus. Tik ilgi šo mēs izlietosim vienu iepakojumu, vairāk nevajadzēs, jo es zinu, ka viņš ļoti labi absorbējās. Piemēram, folskābi tur ilgi baigi dzert nevajag, viņi tur uzreiz ir augšā. Ir citi, kam ir ilgāk attiecīgi, tad ir kaut kādi uzturbagātinātāji pie svara samazināšanas, ko mēs lietojam visu šo procesu. Tur gan antioksidanti, resveratols, alfa-lipolskābe, berberīns. Kroms, berberīns. Berberīns patiesībā ir tā, ka jā, ir forši, bet esmu novērojusi no prakses. Man ir vairākas sievietes, kas sūdzās par cikla izmaiņām, lietojot berberīnu, kas man brīžiem es viņu iepauzēju un mēdzu arī atstāt tikai 3 pieminētos, bet berberīns, protams, arī forši, ko mēs varam likt klāt. Tad šie būs tādi jau ilgtermiņa risinājumi, ko var lietot tad, ja mēs, piemēram, mazinām svāru vai mazinām insulīna rezistenci vai strādājam ar to ogļhidrātu vielmaiņu vai diabētu. Tas būs jau ilgtermiņā, pārējie būs dozēti, kā jau Julija minēja, no mēnesis 2, 3 atkarīgs no preparāta. Bieži vien tādos gudros prātos ienāk doma, hei, kāpēc man neuztaisīt kaut ko pašam savu? Kā ir jums? Zani, lasi domas. Ļoti ilgu laiku šo maļam un mēģinam kombinēt un domāt, un tad kopš aprīļa. Aprīlī mēs arī bijām ārzemēs Amerikā un pamācījāmies visādas jaunas lietas, un tad mēs jau tagad pa pusgadu esam finalizējuši savu pirmo uzturbagātinātāju, kurš arī pavisam drīz būs pieejams, un šis uzturbagātinātājs būs paredzēts tieši insulīna rezistences, cukuru vielmaiņas ārstēšanai, terapijai, uzlabošanai, tad cilvēkiem, kas cieši no liekās svara, kuriem ir vajadzīgs kaut kāds supports, atbalsts. Tātad viss, kas būs saistīts ar cukuru vielmaiņu, šis nebūs multivitamīns, bet viņš sastāvēs no 4 elementiem. Ļoti labās devās. Tas nozīmē, ka būs jēga šo preparātu lietot, un no viņa arī būs izmērāma rezultāti. Tas nozīmē, ka mēs reāli varēsim analīzēs parādīt pirms un pēc. Ja, mēs salikām kopā tās lietas, ko mēs lietojam ikdienā kaut kādu vienu konkrētu mērķu sasniegšanai, un pievienojām klāt tādu inovatīvu lietu, kur šobrīd Latvijā nav iespējama. Patreiz vēl mazliet paturēsim aizkaru aizvērtu, lai jums būtu gaidas sajūta. Arī mums vēl ir gaidas sajūta par to, ka tūlīt tas notiks. Bet apvienojot šos preparātus, mēs varam sasniegt labu devu, un tieši tā kā Sandija teica, mēs varam beidzot salikt kopā lietas, kuras būtu 2 vai 3 kapsulās, bet viņas ir tiešām uz mūsu pieredzi un uz zinātnisko pētniecību balstīts, ko mēs lietojam savā ikdienas darbā. Tas, ko es dotu saviem tuvākiem cilvēkiem, ja viņiem būtu problēmas ar insulīna rezistenci vai ar svaru vai ar vielmaiņu, tad es tā pilnīgi acis nepamirkšanot teikt, ka trust me, es zinu, šitas tev ir jāpalieto un būs labāk. Gribas kaut ko uztaisīt tādu. Draugi un klienti gatavojās, ja? Jā.
Tas viennozīmīgi ir apsveicami, un tas vēlreiz pierāda to, kāpēc cilvēkiem būtu jāuzticās profesionāļiem. Jūs tik daudz reiz jau pieminējāt, ka jūs braucat, mācāties, lasat, izglītojaties, konferences, iedvesmojaties. Jūs esat vienkārši izšķirstījuši tūkstošiem lapas puses virtuālā un fiziskā vidē. Un es domāju, ka klausītājiem nevienmēr ir laiks, vēlēšanās un iedvesma un zināšanas pašiem tam iziet cauri. Tad jūs vienkārši ņemat un iedodat gatavu informāciju un tagad arī gatavu produktu. Lieliski! Mūsu sarunai šodien pievienojās Lauris Mičulis, kas ir fitnesa kanāla izveidotājs un vadītājs. Viņš to vien dara, kā caurām dienām runā par vitamīniem. Nu, tad es viņam uzdevu vairākus jautājumus. Es gribēju dzirdēt, kas ir tie jautājumi, kurus viņš saņem darbojoties sociālo tīklu vidē. Paklausīsimies sarunu kopā. Sveiks, Lauri! Šodien es esmu aicinājusi tevi uz mūsu mazo podkāstu sarunu, un tu esi sabiedrībā kļūst ļoti populārs un pazīstams kā fitnesa kanāla radītājs un šī TikTok konta vadītājs. Tu noteikti ļoti daudz zini par vitamīniem šo gadu laikā, kamēr esi darbojies savu konta izveidošanā. Es tieši ar tevi gribēju parunāt, kas ir tās tendences, kuras tu redzi sociālajos tīklos saistībā par vitamīniem. Kas visvairāk aizrauj auditoriju sociālajos tīklos šajā kontekstā? Sveiks, Zane! Paldies, ka uzaicināji! Ar uzturbagātinātājiem ir tā, ka pēdējā laikā cilvēkiem tā interese paliek arvien lielāka. Es domāju, viens no iemesliem, kāpēc paliek lielāka, droši vien esam arī mēs, ja mēs mēģinām cilvēkus izglītot. Manuprāt, cilvēki ir lēnām sapratuši, ka uzturbagātinātāji var palīdzēt gan justies labāk ikdienā, gan arī ātrāk sasniegt savu mērķi. Mērķis, domāju, fitnesa mērķis, tā teikt, svaru nomest, muskuļus uzaudzēt, varbūt uzlabot savu pašsajūtu ikdienā. Un tā kā, manuprāt, mums šobrīd sabiedrībā paliek nedaudz arī finansiāli bagātāka, teiksim tā, un cilvēkiem ir nedaudz vairāk līdzekļu, lai sāktu rūpēties par sevi, un cilvēki ir sapratuši, ka uzturbagātinātāji tā ir tāda salīdzinoši lēta, vienkārša, bet tie pašā laikā arī ļoti efektīva pieeja, kā tad nedaudz savu veselību uzlabot. Vai tu vari padalīties ar kādiem konkrētiem jautājumiem, kurus tev sabiedrība uzdod visbiežāk? Es zinu, ka tu arī dalies savos video, tu uzliec jautājumu lodziņu, un tad tu atbildi. Kas varbūt tu droši vien pamanīsi, kad jautājumi mēdz atkārtoties? Jā, es domāju, ka tie jautājumi ir aptuveni kādi 10, 15 dažādi, un katrs cilvēks viņus uzdod no savas puses. Ja mēs skatāmies uz sabiedrību, tas tās galvenās problēmas vienmēr būs liekais svars. Mums Latvijā, manuprāt, jau kaut 60% cilvēku ir lieko svaru. Tas būs enerģijas trūkums, kā tur atrisināt to, kas no rīta piešķiros bez enerģijas. Prāta migla, diezgan aktuāla tēma. Muskuļu masas palielināšana, tā varbūt vairāk būs jauniešiem, un tad tāda vispārēja pašjūtas uzlabošana. Jo, manuprāt, tas, ko parasti cilvēki grib ar uzturbagātinātājiem, ir nevis justies labāk, bet vienkārši nejusties slikti. Manuprāt, tā šobrīd mums ir diezgan tāda nopietna problēma sabiedrībā, ka cilvēkiem vienkārši jūtas slikti. Varbūt viņiem ir kaut kāds vitamīnu trūkums, minerālu trūkums, kādam varbūt izdegšana, kādam kaut kāds paaugstināts stress ikdienā, un cilvēki vienmēr meklē kaut kādas risinājumus. Un bieži vien uzturbagātinātāji tomēr ir vienkāršāks risinājums nekā veikt kaut kādas dzīvesveida izmaiņas. Tas gan, jā, vieglāk ir iedzert tableti nekā izmainīt visu dzīvi. Tu pats pārdod uzturbagātinātājs. Vai tu vari nosaukt savus, piemēram, top 5 pārdotākos vitamīnus? Fitnesa kanāla brenda jau laikam 1,5 gadu uzturbagātinātājs, bet vispār uzturbagātinātājs esmu tirgojis visu dzīvi. Tas īstenībā bija mans arī pirmais bizness, pirms gadiem 16. Un es teiktu, ka nekas diži nav mainījies. Tie paši produkti, kas bija populāri pirms gadiem 10, 15, tie paši arī ir tagad, un tie vienmēr būs tādi cilvēkiem zināmākie produkti. Tas noteikti būs magnijs, magnīna bisglicināts, D vitamīns ar K1, K2. Tad tas pats berberīns, kas īstenībā, manuprāt, bija tāds, es teiktu, olmīšu uzturbagātinātājs ar pirms pāris gadiem. Šobrīd mēs esam ienesuši arī tādā vispārējā sabiedrībā. Proteīna pulveris. Par proteīna pulveru šobrīd cilvēki lēnām saprot, ka tas ir domāts nevis muskuļiem, bet tiešām, lai aizpildītu tādus uzturrobus. Kreatīns diezgan populārs produkts gan cilvēkiem, kas enerģiju vēlās palielināt, gan, protams, muskuļu masu palielināt. Un tie vienmēr būs tādi zināmākie produkti. Bet es teiktu, ka ir arī ļoti daudz tādu, varbūt mazāk zinām, kā, teiksim, resveratrols ir tīri labs piemērs, kas ir ļoti efektīvi produkti, bet tā kā cilvēki īsti par viņiem nezin, nav nekur dzirdējuši, varbūt nav tik daudz pirkti.
Un tā kā šobrīd arī tas mūsu fokus vispār ir uz sabiedrības izglītošanu, ko katrs no uzturbagātinātājiem dara. Es domāju, tāds vidējais latvietis zina varbūt 5-6 produktus. Mums arī nemaldos uz doto brīdi aptuveni 40, līdz ar ko arī mēs savos podkastos to vien principā darām, kā cilvēks uzdod jautājumu ar savu problēmu, mēs viņam izstāstam, kurš no produktiem varētu palīdzēt to problēmu risināt. Bet kāda tev ir sajūta, ka cilvēki vispār saprot un orientējās, ko, piemēram, nozīmē magnija oksīds un magnija bisglicināts un citrāts un tam līdzīgi? Vai viņiem tas ir jāskaidro? Es domāju, ka cilvēki to nesaprot vispār. Šobrīd varbūt nedaudz sāk saprast, tie, kas man seko, jo es, manuprāt, pēdējos 2 gadus par to runāju, par magniju un magniju veidiem, bet mēs skatāmies arī uz tiem klientiem, kas nāk pie mums ar problēmām, ar tie pašu nogurumu vai bezmiegu, un saka, ka lieto magniju, tas vienmēr parasti ir magnija oksīds, ko cilvēki lieto. Un, protams, uzturbagātinātājs it kā no vienas puses liekas viss vienkārši. Magnijs, dzēršu magniju, bet ja pašā laikā, ja tas ir izvēlēts nepareizs magnija veids, kāds pats magnija oksīds, viņš īsti neuzsūtās un nestrādā. Līdz ar ko tāds vidējais patērētājs, manuprāt, par uzturbagātinātājiem ir ļoti neizglītots, un tas arī bija iemesls, kāpēc mēs izveidojam šo uzņēmumu ar domu cilvēks izglītot. Tā kā mēs skatāmies uz magnija veidiem, es teiktu noteikti nē, cilvēks tāds vidējais, pat ne cilvēks, kas nelieto uzturbagātinātājs, bet vidējais uzturbagātinātāja lietotājs īsti neatšķir magnija oksīds, citrāts, bisglicināts. Lielākā daļa pat nezina, ka ir vairāk magnija veidi. Laura, pastāsti, kādus uzturbagātinātājus tu lieto pats un kāpēc? Vieglāk laikam būtu nosaukt produktus, kurus nelietoju. Es lietoju praktiski visus no tiem, ko mēs ražojam. Vai es lietotu arī visus, ja mēs viņus neražotu? Droši vien, ka nē. Es lietotu kaut kādu daļu, bet tāpat droši vien ļoti lielu daļu. Kā tavā ikdienā šie vitamīni tev palīdz labāk justies? Tu reāli sajūti kaut kādas izmaiņas, ka tu to dari? Tu saki, lieto gandrīz visus, vai tu vari vispār izvērtēt, ja tu lieto tik daudz? Uzturbagātinātājiem, jā. Es sajūtu izmaiņas ļoti lielas. Izmaiņas ļoti lielas sajūtu tajā brīdī, es viņus nelietoju. Jo tas, ko es lietoju, proteīna pulveris, kreatīns, magnijs, B grupas vitamīni, dzels, inozīns, tirozīns, resveratrols. Tā kā es lietoju ļoti daudz un dažādus produktus. Un katram produktam ir kaut kāda sava vieta, savs mērķis. Kā piemēru droši vien var minēt, ko es lietoju no rīta, tas ir Lions Man, kas man ļoti patīk. No kā es jūtu tādu skaidrāku prātu, ja man ir jāfilmē tie paši podkasti, jāfilmē video. Es tiešām jūtu, ka ir labākas idejas, vairāk idejas, un tās idejas ir vieglāk aiznest līdz skatītājiem. Tā kā es teiktu, ka ir, protams, produkti, no kuriem jūt ļoti lielu efektu, ir varbūt produkti, kas nav tik jūtami, jo viņam ir ļoti specifisks mērķis, kā teiksim, inozīns ir tīri tāds interesants produkts, kas ir domāts izturībai. Un tas efekts, protams, ir, bet tas efekts nav tik liels, lai cilvēks, kas varbūt nav šādu produktu lietojis, nopirktu, sāk lietot ikdienā un pēkšņi just, ka baigi viņam kaut kas ikdienā mainās. Un es arī droši vien sevi saukt par salīdzinoši sportisku cilvēku. Es arī sportoju diezgan daudz, līdz ar ko arī tas uzturbagātinātāja efekts cilvēkam, kas ļoti sporto, es teiktu, ir mazāk jūtams kā cilvēkam, kas nesporto. Jo, manuprāt, vislielākās izmaiņas jūt tie, kas ir vissliktākajā veselības stāvoklī un nelieto vispār neko. Mums ir ļoti daudz klienti, kas nopērk pāris produktus, teiksim, tā pašu D vitamīnu, magniju, kreatīnu, pēc nedēļas saka, viņam viss dzīve mainīsies. Pēkšņi enerģija viņam ir, viņam darbā iet, guļ viņš labāk un ka viss dzīve pārādīsies pavisam savādāk. Tā kā, protams, cilvēks, kas neveselīgāks efektu jutīs daudz vairāk, cilvēks, kas ir tāds super veselīgs, nejutīs tik lielu efektu, bet tāpat teikt, ka tas efekts ir pietiekams, lai atsvērtu tās uzturbagātinātāja izmaksas. Paldies tev, Laura. Uz šīs sarunas atvadām es gribētu tev lūgt padalīties ar vienu novēlējumu Latvijas sabiedrībai, kas gatavs gan šo podkāstu, gan arī sako līdz tavam TikTok kontam. Viens novēlējums sabiedrībai droši vien būtu nepieturēties pie kaut kādiem esošiem uzskatiem, bet nedaudz mēģināt interesēties par visu jauno un pārbaudīt sevīm, kas tiešām strādā, kas tiešām nestrādā, gan uzturbagātinātāju nozarē, gan medicīnā. Jo, cilvēkiem ir daudz un dažādi uzskati, kas viņiem ir nākuši varbūt no ģimenes, audzināšanas un sabiedrības. Ļoti bieži tie uzskati ir nepareizi, un dēļ šiem nepareiziem uzskatiem cilvēks bieži vien pats sev šauj kājā. Teiksim, tie paši uzturbagātinātāji ir cilvēks, viņi sauc par ķīmiju un tāpēc nedzer. Beigās pēc 5-10 gadiem, kad viņi ir D vitamīna deficītā, saskarās daudz un dažādām veselības problēmām, kas pēc tam varbūt jau īsti nav risināmas. Tā kā visiem cilvēkiem skatās, ieteiktu padomāt par savu veselību, padomāt sākumā par sevi un atcerēties, ka veiksmes pamats dzīvē noteikti
laba veselība. Lielas tev paldies, lai tavs novēlējums piepildās un lai tev pašam jaudīga diena. Uz tikšanos. Jūs dzirdējāt, Lauri. Ko jūs vispār domājat par to, ka cilvēki bez medicīniskas izglītības, bet, kā jūs redzat, kas ir ļoti iedziļinājušies līdz sīkumiem uzturbagātinātāju jautājumā, ir tie, pie kā vēršas sabiedrība ar saviem jautājumiem. Jo viņš saņem dienā simtiem, tūkstošiem jautājumus, jo viņa kanāli ļoti skatīti. Mans viedoklis ir tāds, ka es nevaru konkrēti atbildēt tieši par visām rekomendācijām, jo es neesmu viņas dzirdējusi, bet bieži vien ne visi ārsti un speciālisti spēj sniegt vispār kaut kādas rekomendācijas. Tāpēc, manuprāt, droši vien, ka tas nav slikti, kad ir iespēja cilvēkam saņemt kaut kādas bāzes lietas un neko jau tik šausmīgu, kaitīgu ar tādu konkrētu, targetētu vitamīnu vai mikroelementu cilvēkam nodarīt nevar, ja vien tas nav kaut kāds elementu komplekss vai kaut kādas super augstas devas, kur viņš varētu pārdozēt. Tāpēc es domāju, ka tas droši vien ir labāk sabiedrības vairumam nekā, piemēram, tipiskais poliklīnikas apmeklējums, kur iespējams šis cilvēks neuzzina pilnīgi neko. Viņam nepasaka pilnīgi neko, ne tur maina dzīvesveidu, ne tur padzer magniju, ne tur padzer D vitamīnu, bet viņu aizsūta vienkārši no sērijas izraksta antibiotikas un viss. Vai tas ir pareizi? Man grūti atbildēt. Droši vien, ka ideāli tas nav. Ideāli varbūt būtu konsultēties tur ar speciālistu, skatīties analīzes. Jau vienkārši ar izjautāšanu jau ir par maz, lai mēs redzētu, vai tad tiešām tam cilvēkam trūkst, piemēram, tur konkrētais elements vai ne. Bet tas noteikti ir labāk nekā nekas. Tā kā, jāskatās, katram pašam ir jāizsver, cik viņš vēlas sevi ieguldīt, vai viņam pietiek ar šo telefonisko vai kā notiek šīs konsultācijas, kur viņi noskaidro. Ja tas viņuprāt ir pietiekami, tad droši vien ok. Es jau droši vien labāk aizietu pie speciālistu, uztaisītu analīzes, iedziļinātos, bet vai tas ir labāk nekā nedarīt neko, tas noteikti ir labāk nekā nedarīt neko. Es gribētu vienu citu aspektu uzsvērt. Paldies milzīgs Laurim un visiem cilvēkiem, kas runā par to un izglīto mūsu sabiedrību. Un tas, ko viņš arī uzsvēra, ka viņš par šo te runā atkārtoti un iespējams, un pilnīgi noteikti ir kāds cilvēks, kas klausoties vienkārši iedomājās, ka hei, mani simptomi varētu būt saistīti, un viņš atnāca un veic analīzes un noskaidroja. Viņi tomēr skatās ļoti daudz cilvēku, un jebkura informācija, ar kur viņš dalīsies, cilvēki to uztver burtiski un vismaz izlaižas ar sevi, kas ir forši. Ja būtu vairāk influenceri Latvijā, kas nevis reklamētu tikai lūpkrāsas, foršas pasākumus un acu zīmuļus un vēl visādas brīnumus un tiešām stāstītu par veselību, par vitamīniem, tad kopumā sabiedrība būtu super izglītotāka, super veselīgāka. Tā kā no šī viedokļa tas ir ļoti labi, ka kāds velta tam savu laiku. Un kaut kādā ziņā tas ir akmens mūsu lauciņā. Ja mediķi uzņemtos iniciatīvu un pievienotos šai kustībai, tas noteikti nestu tikai labas sekas. Tieši runājām par to. Viņš teica, zin, kā tev liekas, vai nevajag kaut kādu starp profesiju, starp ārstu un starp to parasto cilvēku. Veselības kaučs. Jā, viņš teica, ka veselības kaučs, jūs varat arī to podcastu noklausīties un tā, mums tur visādas idejas, jo skaidrs, ka tā ir brīva niša. Un, lai cik tas dīvaini nebūtu, man liekas, ka nevienmēr tam parastam sabiedrības loceklim, cilvēkam, ārsts nevienmär ir autoritāte. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir tādas aizdomas reizēm. Vai tik kāds viņu tagad nav uzpircis? Kāpēc viņš man ir ieteicis tieši tās zāles? Kāpēc tieši to uzturbagātinātāju? Jā, viņi jau domā, ka viņi visu labāk zina. Un tad ir šis cilvēks, kas ir tuvāk tautai. Un varbūt tas nostrādā. Un tad ir vienkārši runa par to, ka mēs meklējam visu laiku veidus, kā uzrunāt sabiedrību. Mēs organizējam preventīvās medicīnas festivālu, mēs taisām savu podkāstu, mēs ejam uz citiem podkāstiem. Mēs daudz kur publicējamies, bet tik un tā par mums zina par maz, un tik un tā sabiedrība nav līdz galam izglītota pat tādā jautājumā kā uzturbagātinātāja lietošana, jo tas jau gan laikam nav nekāds neuroscience, vai ne? Ja runā par, piemēram, Lauratiem podkāstiem, tad viņš laikam Latvijā varētu teikt būt zināmākais cilvēks, kas par to runā visvairāk. Ja kādam tur ir asociācijas, tad droši vien lielākā daļa ir par to dzirdējusi, kas ir forši. Mans uzsvars būtu, tiešām kaut mums būtu vairāk šādu speciālistu, un ja runa par to tautas
savienošana pārsvarā arī bieži vien mediķu valoda mēdz būt pārāk sarežģīta. Cilvēks aiziet pie ārsta, tas viņam tur atver tagad visu stāstu. Un cilvēks ar šādām acīm iznāk ārā pie tā kabineta. Viņš tagad ir sapratis, ka viņš īsti nezina, kas viņam ir. Viņam ir iedots vesels saraksts ar kaut ko, kas viņam jāpērk. Viņš nav pārliecināts, vai viņš to pirks, jo viņš īsti nesaprot, vai viņam to vajag. Nu, droši vien ir vajadzīgs. Bet kabinetā viņš māja ar galvu. Kabinetā viņš, protams, saka, ka viņš visu pirks un visu darīs un tā tālāk. Tāpēc būtu svarīgi cilvēkam izstāstīt. Es parasti cenšos izskaidrot, un tad, protams, tas veselības kočs vai cilvēks pa vidu vai tie paši uzturs speciālisti, kas no sērijas nav ārsti, bet tomēr kas spēj cilvēciskā valodā parādīt, hei, tev tagad ir šādi, tu justos šādi, ja tev būtu šādi, tev jāpadzer šitas, un tad tu jutīsies tā. Viņam vienkārši ir vajadzīgi tāds sistemātisks skaidrojums, un bieži vien tur nevajag obligāti nenormāli padziļināto science. Mums ir viss iespējas, mums vienkārši jāpiestrādā pie tā un jāsastrādājās vienotam mērķim, cilvēka centrētai aprūpei. Mēs ļoti daudz pieskārāmies jau dažādiem vitamīniem, kurus jūs konkrēti minējāt, bet es gribēju pajautāt par to, ko jūs vēl nepieminējāt. Nepieminēts palika cinks, ašvaganda, L-tirozīns, NAD, glutations, berberīnu mēs pieminējām. Kas ir tie gadījumi, kad ir jālieto, piemēram, šobrīd ļoti populārais NAD+? Kad? Nav tāds viens target cilvēks, kam tas īsti nederēs, ja tā nav hroniska izdegšana vai nepareizs alkoholisms un ļoti neveselīgs dzīvesveids. Šīs būs Nats nepalīdzēs. Kontraindikācijas. Nē, var jau lietot, bet būs dārgs urīns. Bet, ja mēs runājam par visiem pārējiem, tad visas pārējās kategorijas ir superforši, jo mēs esam veselīgāki, jo tas mums būs vērtīgāk un labāk mēs to jutīsim. Tātad, jo vairāk mēs sportojam, spēka treniņi, intensīvs dzīvesveids, arī tas pats stress, protams, jebkurā gadījumā palīdzēs. Jo Nats mums ir tāds perfekta atbilde. Tātad mums cilvēks ir jāskatās holistiski. Tātad, ja cilvēks daudz sporto, viņš dzīvo veselīgu dzīvesveidu, tad, ja viņš nav gados ārkārtīgi vecs, tad šī viela NAD+, viņam ražosies pašam dabiskā veidā. Ja viņam ir totāli sēdošs dzīvesveids, neveselīgs, viņš ir gados vecāks, tad respektīvi ir kaut kādi noteikumi, tad patiešām mēs apsvērsim šīs vielas lietošanu, kura ir faktiski, tā vienkāršot sakot, paredzēta enerģijas palielināšanai un iegūšanai. Šo vielu mēs ražojam paši, un faktiski šī viela ir elektronu donors, lai mēs nodrošinātu šo enerģijas ķēdi. Man ir savs viedoklis. Es pieļauju, ka viņš nav 100% pareizs, jo, manuprāt, tāda īsta 100% viedokļa šobrīd, skatoties gan Eiropas, gan Amerikas kolēģus un lasot kaut kādus datus, īsti nav. Mans viedoklis ir tāds, ka uzturbagātinātāji ir uzturbagātinātāji, kas uzsūcās, kas dara savu darbu, un ir uzturbagātinātāji, pa kuriem mēs zinām, kas strādā faktiski 15 līdz 20%. Līdz ar to sagaidīt kaut kādu būtisku klīnisku efektu, nopērkot ārkārtīgi dārgu uzturbagātinātāju, kas arī tam ir loma. NAD gadījums tas noteikti nebūs. Tieši tāpat tevis pieminētais glutations, mēs izvēlamies visus citus piegādes ceļus, bet perorāls kapsulas, viņas ir pieejamas, viņas ir nopērkamas, bet tā efektivitāte ir smieklīga. Ja? Par NADu tas ir jāpiemina. Tātad tikai subkutāni un tikai intravenozi. Subkutāni ar dzīvesveidu, atkarībā no tā, kāda ir cilvēka vajadzība un kādas ir viņa iespējas. Iespējams, ka kombinējot ideālā variantā, kombinējot visas trīs lietas kopā, mēs varam sasniegt efektu, bet tie noteikti nav uzturbagātinātāji. Tā kā mēs nepieskārāmies šādai uzturbagātinātāju grupai, kuri eksistē, bet faktiski liela daļa no cilvēkiem, kas strādā, viņi tā kā viegli iesmaida un saka, šito varbūt tomēr nē. Ašvaganda un augvalsts preparāti. Mēs neapstājāmies, es gribētu mazu komentāru šeit iestarpināt, kāpēc ir ārkārtīgi pretrunīga attieksme pret šiem augvalsts preparātiem. Augvalsts preparātiem tiek pārmests, ka tas alkaloīds, tad respektīvi tā aktīvā viela, kuras dēļ mēs šo te ašvagandu dzertu, viņš ļoti bieži ir ar piesārņojumu. Un šiem zāļu preparātiem, nevis konkrētai minerālu vielai, kā mēs runājam, vai vitamīnam, magnijam, D vitamīnam, zāļu preparātiem, kur ir izmantots kaut kāds augs, šī ir patiešām problēma. Sākot ar to, ka vairākus gadus atpakaļ pediatri ārkārtīgi daudz uzmanības, paldies viņiem, vērsa un runāja ar sabiedrību, ka ginko preparāti bērniem būtu tas, ko mēs noteikti nelietojam šo kaitīgo piemaisījumu dēļ. Tieši tāpat ar ašvagandu. Ašvaganda burvīgs adaptogēns, bet šeit milzīgu lomu spēlē piesārņojums. Un ja šis preparāts ir tīrs un šeit ir iekšā atlasīts alkoholīts, ar viņu viss ir kārtībā, viņš strādā, viņš savu funkciju pilda, bet tā iespēja par to, ka mēs varam nopirkt nekvalitatīvu preparātu, ja mēs izvēlamies augvalsts preparāts, viņi ir diezgan liela.
Bet aminoskābes, L-triptofāns, L-tirozīns, L-glutamīns, tie gan mums ir forši, droši un targetēti palīgi. Es pati lietoju L-tirozīnu jau ļoti ilgu laiku, es ar viņu jūtos ļoti forši, man patīk labāk nekā piemēram, Lions Mane vai GABA vai Ashwagandha arī īsu periodu lietoju. Viņš man palīdz vieglāk fokusēties, esmu mierīgāka, multitaskingu vieglāk menedžēt un tāda kopēja relaksētības sajūta, bet ne apātiska sajūta. Nav gluži tā, ka man tagad nāk miegs un es esmu tur tādā kaut kādā teiksim, samaņā, bet ir tāda labāka sajūta, arī miega kvalitāte uzlabojās un tā tālāk. Tā kā šie visi 3 pieminētie arī. Tirozīns, triptofāns būs man mīļāks, ja mēs runājam par miega kvalitātes uzlabošanu. Nervu sistēmai būs vairāk L-tirozīns. Un tad, protams, mums arī pieminētais L-glutamīns. Šis ir mans jaunums, kuras tūlīt sākšu lietot. Arī zarnu sieniņas, šīs te floras stabilizācijai nē, bet sieniņas sabiezināšanai, caurlaidības mazināšanai. Mazina pienskābes, teiksim, pienskābes defektus un arī visus šos treniņu atjaunošanās ciklus krietni saīsina. Un tad mēs normamies ar spēku treniņiem, tad tas mums tāds superlabs palīgs, lai mēs labāk atjaunotos. Un, tātad visas aminoskābes būs droši vien tādi drošie ceļi. Un tad augu maisījumi, tur, protams, jāizvērtē tā produkta tīrība, izcelsme un kas tas ir par augu maisījumu, bet ir, protams, arī daudzas vielas, kas arī no augu valsts ir foršas gan holstrīnam, gan citiem, teiksim, mērķiem konkrētiem. Ja tā paklausās, man liekas, tad, ja visu šo gribās lietot, un tu viss esi noteicis, tad tāda normālā putras bļoda katru dienu sanāk ar visiem pulverīšiem, uzturbagātinātājiem un vitamīniem. Nav kaut kāds limits tam visam, cik tu drīkst vienā laikā, lai es nezinu, nesiktu prātā? Gan jā, gan nē. Šis ir diezgan aktuāls jautājums gan FDA, gan Amerikas ārstu populācija, īpaši holistiskās ārstu populācijas cilvēki par to ārkārtīgi daudz runā, ka mums vajadzētu tomēr pirmkārt par šo runāt ar sabiedrību. Tad kur ir tā robeža? Tie ir 10, tie ir 20, un iespējams tie ir 40 uzturbagātinātāji. Un, protams, arī aktualizēt jautājumu par to, vai ir tīrība, vai kapsula nesatur mikroplastmasu, tad kādu veidu preparātu mēs lietojam. Un šobrīd tas verdikts nav par dienām, šobrīd tas verdikts ir par to, ka viennozīmīgi tas, ko tu lieto, viņam nevajadzētu pārsniegt, ārkārtīgi atšķirās tās vadlīnijas, bet līdz 10 preparātiem. Tātad izvērtēt konkrētā laika posmā, kas ir tie uzturbagātinātāji vitamīni vai minerālvielas, kas tev šobrīd tieši ir visvairāk vajadzīgi. Un otra lieta, par ko šobrīd runā mediķu sabiedrība, ja mēs runājam par funkcionālo, par holistisko, par longevity medicīnu, tad runā par to, ka mūsu ķermenim vajadzētu piedzīvot oksidatīvo stresu. Tātad tas, kur mēs nonākam kādreiz ar uzturbagātinātājiem, un mēs ar Sandiju to reāli redzam klīniskajā praksē, tas arī tas, par ko Lauris runāja, kāpēc mēs lietojam uzturbagātinātājus, jo mēs reāli redzam, un iespējams kolēģi teiks, tas ir placebo, bet nevar būt tā, ka tev ir placebo katru dienu. Mēs redzam šos efektus, mēs redzam, kā cilvēkiem mainās pašsajūta, kā mainās dzīve, bet mēs, diemžēl, nevaram būt pasaulē, nav ideāli, mēs nevaram būt šajā ideālajā stāvoklī visu laiku, respektīvi šobrīd vairāk un vairāk runā par to, ka ir jābūt pauzēm. Ir dažādi režīmi, Eiropa vairāk runā par to, ka nedēļu lieto, nedēļu nelieto. Man šis režīms īsti pašai nepatīk, jo, manuprāt, viņš ievieš hausu, un mēs nonākam tajā situācijā, ko mēs jau pārunājam, neregulārā uzturbagātinātāja lietošanā. Bet man labāk patīk Amerikas pieejams 3 mēnešu kurs. Tātad mēs esam kaut ko sasnieguši, mēs esam nonākuši savā mērķī, vai ja mēs neesam nonākuši, tad mēs pārskatām, kāpēc mēs tur neesam nonākuši, un tad mēs taisam pauzi vismaz uz mēnesi un lietojam tikai šos te obligātos eksistenciālos uzturbagātinātājus, par ko mēs šodien faktiski visvairāk arī runājām. Ziemeļniekiem D vitamīns, lielai daļai cilvēku magnīs un zivju eļļa, un visus pārējos mēs noliekam nost un iespējams pārskatām savus mērķus. Tas būtu nepieciešams tam dēļ, lai cilvēks reizēm piedzīvot oksidatīvo stresu, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja mums nav 20 gadu, respektīvi ķermenim ir nepieciešama pašattīrīšanās no tā saucamajām zombiju šūnām, no šūnām, kas noveco, savu funkciju vairāk nepilda, bet īsti tā kā nepiedalās ne ražošanā, ne kaut kāda, tā kopējā labuma iegūšanai, un tikai faktiski
saņem to enerģiju un īsti neko nedara. Jā. Un, lai šis process, tas pašaptīrīšanās, jeb autofāgijas process, sarežģītā svešvārdā viņu nosaucot, lai viņš notiktu dabiski, mums ir jāpiedzīvo periodiski oksidatīvais stress un tādā veidā atceļot visus šos labās vielas adaptogēnus, mēs kaut kādā ziņā piedzīvojam. Labāki rezultāti būs tad, ja mēs paņemsim pauzi, nevis visu cauru gadu lietosim 10 dažādas uzturbagātinātājus, bet sadalīsim viņus kaut kādos periodos, un tad tas ir ļoti ok, ja mēs uz mēnesi nedzeram pilnīgi neko. Tas arī ir ļoti ok, izņemot šos te vitālos, protams. Un arī jāskatās, kāds ir tas stāvoklis, protams, vai mums tur ir tas D vitamīna deficīts, vai tur D vitamīns ir jau 80, tad varbūt arī to vienu mēnesi mēs varam arī nepadzert to vitamīnu. Tā kā ar pauzēm un dozēti būs labāks rezultāts nekā, ja mēs darīsim to nepārtraukti. Un no drošības viedokļa arī viennozīmīgi. Tas tiek pārmests longevity medicīnas speciālistiem, kad mēs ar 50 uzturbagātinātājiem cilvēku barojam cauri gadu. Īstenībā mēs par to domājam un mēs par to runājam. Un tie cilvēki, kas iznāk no mums ārā, viņi noteikti man parasti atkārtotie cilvēki smējās. Daktore, kur 2 lapas puses ar bildēm, kur faktiski nekad nav vairāk par 10 preparātiem, tad esam sasnieguši limitu, tad vairāk šoreiz nebūs. Ja? Tad šoreiz nebūs vairāk. Ko jūs sakat par, kā tos īsti pareizi vispār nosaukt? Tad ir tīkla mārketinga kompānijas, kuras pārdod dažādus pulverīšus, kurus arī sauc par uzturbagātinātājiem, ēdienreižu aizstājējiem, drenējoša efekta panācējiem. Es domāju, ka jūs zinat, par ko es runāju. Man ir ļoti žēl, ka tas ir vispār legāli. Man ir žēl, ka kāds vienkārši šo informāciju neņem ārā no sociāliem tīkliem. Man ir bail, un es vienkārši ar šausmām, un arī neslēpjot savas emocijas arī par pacientiem, kuri nāk pie manis un stāsta, ka viņš šos preparātus, medikamentus, ēdienreižu aizstājējus lieto. Es vienkārši sēžu šādi. Un rādu viņiem, ka tas ir kaut kas tāds, ko viņi nedod. Kas var notikt? Arī ienaidniekiem, ja. Nerunāsim par to, kāds ir sastāvs, ja, bet par ēdienreižu aizstājējiem, kas vienkārši ir cukura un visu iespējamo vielu bumba. Es pat nezinu, kāda ir bijusi doma, ja, tam ražotājiem, kas ir taisījis šo preparātu. Es pat nezinu, kāds ir bijis mērķis, ar ko panākt. Ko mēs gribam izdarīt šim cilvēkam pāri. Ja? Nerunājot par to, kas notiks ar zarnu mikrofloru, par to, ka tur ir pārsvarā krietni vairāk cukurs nekā šokolādē, ja? Ko viņš tur vienkārši brokastīs izdzer kā healthy kaut kādu kokteilīti. Tad, protams, par to, kad mēs aizstājam ēdienreizi ar vienkārši kaut kādu sablenderētu pārtiku, kas ir miksēta ar visu kopā, gan ogļhidrāti, gan cukuri, gan tur it kā kaut kādas olbaltumvielas, plus kaut kāda nezināmas izcelsmes mikroelementi un vitamīni, un viss ir vienā kaudzē. Un tad viņi šādi dzīvo ilgstoši. Vienkārši nelieto normālu pārtiku. Un brīnās par to, kā viņi kā tur tās analīzes tādas, nepārāk, kā tur tā insulīna rezistence. Kā tur tā insulīna rezistence pēkšņi tā izveidojās. Tā dīvaini. Tas taču ir super veselīgi. Bet man ir ērti, parasti jau tas iemesls, man nav laika, es gribu izdzert. Vai jūs nevarat man arī šitādu kokteilīti piedāvāt, lai man nav jāēd? Tur taču tie slaiduma maratoni vēl. Tas tiek taisīt uz šo bāzi, tiek taisīt slaiduma maratonu. Tad ir katrs rīts vai es nezinu, arī katrs vakars, kad bez tā drenējošā šķidruma, es neatceros, kā viņš sauc, drenefekts vai kaut kas tam līdzīgs bija. Jūlija, ko tu par to saki? Tu no rīta pamosies, un pirmais, ko tu dari, tu vienkārši kaut ko no sevis drenēji ārā, pēc tam tu dzer šo cukuru šeiku. Īstenībā jau var saprast gan veidotāju ideju, gan cilvēku ideju, kas to pērk. Es no rīta, Zane, tev pilnīgi taisnība. Es pieceļos un es sevi drenēju, es izmasēju savus limfmezglus, es izstaipos, un es patiešām kaut kādā ziņā sevi drenēju. Tas ir grūti, taču var ieliet glāzē pilienus. Tas ir grūti. Man ir jāatceļas agrāk. Jā. Es saku šiem ēdienreizes aizstājējiem viennozīmīgi. Nē, es savā praksē esmu redzējusi, diemžēl tieši no šiem laikam numur 1 ir aknu nieru darbības traucējumi. Paldies Dievam, manā praksē tas, ar ko es esmu saskārusies, viss ir beigušies labi, bet mēs zinām, protams, ka klīnikā un stacionārā nonāk cilvēki, kam tie ir neatgriezeniski bojājumi. Līdz ar to uztura bagātinātājs, ko mēs lietojam, viņam ir jābūt ļoti labi pārdomātam. Un otra lieta, ko es gribētu
gribētu pārmest, ir ēdienreizes aizstājies, viņš nekad nebūs pilnvērtīgs. Tad, ja mēs sagatavojam pilnvērtīgu olbaltumvielu, pievienojot klāt viņiem augļus, dārzeņus, tad lietas, kuras mūsu ķermenim ir nepieciešams, no kā mēs sastāvam, kas mūsu ķermenim ir absolūti nepieciešams, viņš vienmēr būs labāk biopieejams. Ja? Tad, ja mēs ēdam, piemēram, vistas fileju, viņa viennozīmīgi nesīs mums vairāk proteīnu, nekā mēs lietosim proteīnu kokteili. Ja? Tas ir jāsaprot, un tā tas būs. Ķermenis labāk reaģē uz dabiskām lietām. Un tajā mirklī, ja mēs ilgstoši, ja nav runa par vienu reizi, ja mēs ilgstoši aizvietojam vakariņas ar šādu ēdienreizi, tas viennozīmīgi nepie kā labi nenovedīs. Palielinās vielmaiņu, jā, tad arī salīdzinājums. Mēs varam apēst steiku un varam apēst lielo proteīnu. Protams, ka ja mums nav iespēja apēst šo steiku, mums nav iespēja apēst neko. Protams, ka mēs izdzeram lielo proteīnu, nevis neēdam neko vai apēdam snikeru, konfekti, kaut kādu maizīti tur pa ceļam benzīna tankā. Jā, tas noteikti ir 100 reizes labāk, tāpēc es vienmēr saviem klientiem arī stāstu, ja jums nav iespēja pārēst, tad mēs dzeram lielo proteīnu, jo proteīns jums ir jāuzņem. Tas ir skābeklis vai kas cits, jā, tad mums viņš ir jāuzņem, vienalga, kā mēs viņu izdzeram. Bet, protams, ka mums ir ideālā variantā tomēr jāpārstrādā pārtika tāpēc, kad proteīns jau būs šķidrā formā, caur kuņģi mums ietiek 12 pirkstu zarnā, tad mums tālāk viņš jau uzsūcās no tievajām zarnām, tad ķermenim nav jādara nekas. Tas ir gatava pārtika, viņš ir gatavs elements, viņam nav nekādā veidā tas jāapstrādā. Ja mēs apēram steiku, vistu vai nezinu, lasi vai kāda veida proteīna avotu, tur mēs patērējam 30% no tās enerģijas, lai to pārtiku vispār pārstrādātu. Lai mēs absorbētu kaut kādus elementus no šīs pārtikas, ķermenim ir jāpatērē ļoti daudz enerģijas. Līdz ar to, protams, pātrinās vielmaiņa. Kuņģim mehāniski šis process ir jāapstrādā, ir paiet diezgan ilgs laiks, kamēr viņš no šīs steika vispār dabūna ārā to, kas viņam ir vajadzīgs. Tā kā mēs atvieglojam vielmaiņas darbu, ja mēs ilgstoši dodam sev šķidru pārtiku, ķermenis vienkārši paliek slinks. Viņam paliek garlaicīgi, viņš sāk palielināt savus iekšējos procesus, zarnu. Šajā kustīgums notiek lēnāk, tad viss notiek vienkārši lēnāk. Vai mēs gribam panākt to, ka viņš strādā lēnāk? Īsti nē, mums viņam ir jādod darbs, viņš ir atnācis strādāt. Kas notiek ar tiem cilvēkiem, kas katru dienu pat vairākas ēdienreizes. Ja kāds šo klausās, tad mēs sakam stop. Tas vienkārši tiešām ir jāpārtrauc. Mums nākamais jautājums ir tāds, kas jums šķiet visbīstamākais produkts? Ja mēs tagad pieskārāmies šim, iespējams, ka tas ir top 3. Top 3 lietas, ko tu, Jūlija, gribētu izņemt no veikalu vai aptieka vai kaut kādu vietu plauktiem, un tu, Sandija, kuram mēs sakam stop, šito pietiek? Veikalā ir, ja mēs uztaisītu manu veikalu, piemēram, mans veikals, viņš būtu tik maziņš, jo 90% nebūtu tik maziņš. Viņš būtu liels, droši vien no tiem produktiem, kas būtu vērtīgi, jo viņiem būtu varbūt plaša izvēle. Bet, ja mēs runājam par, veikalu klāstu, no 80% no produktiem ir pārstrādāti, procesēti ar pievienotie visu iespējamo vai šausmīgu apjomu cukuru vai piesātinātiem taukiem, sāls, konservanti, viss iespējamais, tad principā no 80% no veikala nav vajadzīgs. Ja mēs tā godīgi sakam, tad tie veikali būtu maziņi, ja mēs varētu tādus mazus veikals. Reklāma tad saka, ka drīkst, tad pasaki, kur ir tie 3 produkti? Tātad mēs ejam veikalā ar groziņu, mums perfekti ir salikti plaukti, lai mēs vēl pie kases paņemtu kaut kādus saldumus, vai mēs esam ritīgi izbudējušies pa ceļam, tur apēdīsim vasarā saldējumu mašīnā. Tas viss ir salikts tā, lai mēs pa ceļam paķertu to, ko mēs vispār negribam. Tāpēc tas jau ir izaudzēts, izveidots ļoti ilgā laika periodā, un tad patiesībā, ja mani klienti arī stāsta, ka viņi iet uz veikalu, viņi saka, tik forši, tik ātri iepirkties, es tur čik 3 vietās piestājos, un viss jau pie kases, jo viņi zina, ka tajā veikalā patiesībā nav ko meklēt. Tur ir tik maz tie produkti, no kā viņi izvēlētos, tāpēc man šis jautājums ir pārāk plašs, jo es ņemtu ārā ļoti daudz. Es ņemtu ārā tik daudz. Jūs jau izvēlēties tikai 3, tagad nosauc 3 konkrēti. Es noteikti ņemtu ārā kaut kādus pārstrādātos šitos ogļhidrātus ar visiem. Kas normālam cilvēkam šeit klausās? Kas ir pārstrādātie ogļhidrāti? Nezinu, ņemtu ārā čipšu stendu, piemēram. Kaut vai čipšu stendus. Jā, protams, ka kaut kādi pārstrādātie visi gaļas produkti arī, bet es noteikti ņemtu ārā visus čipšus, kas ir tur tie visas šausmas. Cepumi, diemžēl. Cepumi tev garšo? Man garšo cepumi, bet tad, ja tie ir cepumi, tad ir jābūt kvalitatīvam sastāvam, bet tad ņemsim ārā lētos visus cepumus, čipšus, saldumus
tad visi tie pārstrādātie gaļas produkti. Īstenībā tas pats jau attiecās arī uz uzturu bagātinātājiem. Es domāju, kādus 3 es, piemēram, nekad neliktu aptiekas vai sava internetu veikala plauktā. Īstenībā, ja es nemaz tā nevaru nosaukt, bet tu pateici perfektu teikumu, lētos. Tātad tur, kur man ir aizdomas, ka tur varētu būt saslaucītas paliekas no, teiksim, krīta un visi pārējie uzturu bagātinātāji, kas tur ir ražoti pirms tam, respektīvi tāds, kam es nevarētu uzticēties. Ja? Piemēram, kolagēniem tiek pārmests tas, ka kolagēni ir viena no netīrākajiem produktiem, un līdz ar to jūras izcelsmes kolagēns varētu būt tas, kur mēs tomēr domājam, ja tas ir peptīdi, ka mēs varētu apsvērt viņa lietošanu. Bet pateikt, ka manā veikalā nebūtu kolagēna, es īsti nevaru, jo ir cilvēki, kam tas ir nepieciešams. Tas noteikti nav pilnīgi visiem cilvēkiem. Jā, par kolagēnu plašo lietošanu mēs pilnīgi noteikti varam teikt, tas nav vajadzīgs visiem, un tas noteikti nenotiek gada laikā vai 2 vai 3 gadus pēc kārtas. Bet jautājums ir, katram cilvēkam tomēr ir kaut kāda lieta, kas viņam iespējams dotajā dzīves situācijā derētu, bet jā, šie te slikti pamatotie, attīrītie un kombinētie produkti. Manā veikalā droši vien, kad nebūtu polivitamīna, lai cik tas briesmīgi skanētu, nebūtu viņi tur iekšā. Nevieta. Paldies! Bet kas stāv jūsu plauktā no uzturu bagātinātājiem? Ko tu lieto, Sandī, nosauc? Ir tā, ka es parasti palietoju, paņemu pauzi. Šobrīd es patiesībā lietoju tikai omegu un D vitamīnu. Pirms tam es tur izdzēru kursu ar visu kaut ko, bet man ir jāliek klāt magnīs, jo man ir ģenētiski magnija deficīts. Jā, tas nozīmē, ka magnīs man slikti absorbējās, tas ir redzams arī analīzēs, tāpēc magnija man ir jādara visu laiku, to es tā kā tūlīt likšu atpakaļ klāt. Man ir viss kaut kas. Tur tā kā ir tādā ekskursijā. Es īstenībā esmu palietojis gandrīz visu, sākot ar Lions Mane un dažādām sēnēm, ja, kas mums ir ne šīs psilocibēnās sēnes, bet tās augu valsts jau, kas mums palīdz gan vielmaiņu stimulēšanai, gan visādi vitamīni, ja, bet parasti targetēti es arī ņemšu pa vienam, nebūs tur kādi kompleksē, vienmēr būs kombinēti. Mēdz dzert biotīnu, mēdz dzert tātad pieminēto tirozīnu, proteīnu es nedzeru, man nepatīk, kā es jūtos, man nav laba pašsajūta, kaut kas man līdz galam tajā neaiziet, nenozīmē, ka nerekomendē, bet priekš manis man īsti nedara neviens ne otrs. Plānoju dzert L-glutamīnu, plānoju dzert kreatīnu. Tas man dēļ personīgiem visādiem brīnumiem, kas ar mani notiek, tā kā pēc varēšu ziņot, kā man ar to iet. Fitnes mērķi viennozīmīgi. Fitnes mērķi arī, protams. Jā, es tagad vairs neatceros, kas vēl man jāpiemina. Bet, kolagēnus un tādus dzēru tikai pie traumām, tad es tādu brīdi pataisīju tādu intensīvāku kursu, bet šobrīd tas laikam viss. Man arī nav ļoti liels skapis, protams, ka tev ir iekšā bāze. Tev ir liels skapis. Salīdzinot ar manu vīru, man nav. Omega D vitamīns, magnīs. Mums ir vienkāršāk, mēs zinām savus ģenētikas testus, līdz ar to ir kaut kādas lietas, kuras es saprotu, ka es jēgpilni faktiski nevaru atteikties, un kombinēta darbības nodrošināšanai man šis magnīs ir tā kā pastāvīgi šobrīd. Es šobrīd lietoju resveratrolu, es šobrīd lietoju reiši. Es pats sev skaitu, un es domāju, es iekļaušos 10, es pilnīgi noteikti iekļaušos 10, man nav vairāk kā 10 uzturu bagātinātāji. Un, manuprāt, šobrīd arī metilfolātu šobrīd eksperimentēju, vai es varu bez viņa dzīvot, vai mani uzturu paradumi ir tik labi, ka es varu iztikt bez metilfolāta, bet jā, man ir viens mazliet slinkāks gēns, kurš īsti tā kā neļauj man uzsūkties, un līdz ar to man homocistīns spieži ir paaugstināts. Jā, metilfolāts diezgan tādā viduvējā devā ir faktiski tas, ko es ikdienā lietoju. Šķiet, ka šobrīd pat tas ir viss. Man ārkārtīgi patīk L-glutamīns. Man ļoti patīk lietot periodiski, epizodiski. Tur es esmu atbalstītāji haotiskai lietošanai gabu. Tajā mirklī, kad esmu pārstrādājusies un esmu nospraudusi sev to, ka ir arī brīdis atpūtē. Tas rādio, kad galvā vakarā, tu esi gatavs iet gulēt, viņš tev tur tagad sāk analizēt visus plānus, kas tev tur vēl jāizdara, tur tas, un tu vienkārši nespēji sevi tā kā nolikt, kad viss ir jābeidz domāt, tad tas palīdz man vismaz, viņš izslēdz. Es pieliku arī melatonīnu klāt. Mazā devā 1 miligrams, jo mums bija vairāki ar darbu saistīti ceļojumi, kur staigāja ritms, un tas nebija īsti jetlags, bet man tas melatonīns tiešām palīdzēja ķermenim adaptēties par to, ka tu aizbrauc un tu atbrauc, un ir savādāks pulkstenis. Melatonīns, protams, arī ļoti labi vielmaiņas darbībā, starp citu arī mazina insulīna rezistents, tā kā viņam ir super daudz tādu aspektu. Es klausos un es domāju, un kā cilvēkam
kas nav medicīnā, orientēties šajā visā. Bet es šodien jums teikšu lielu paldies par sarunu, par gudru un atklātu sarunu. Es ārkārtīgi ceru, ka mūsu klausītāji un skatītāji arī ir iedvesmojušies un ir sapratuši to, ka neviena tablete nespēja aizstāt veselīgu un sabalansētu uzturu un pareizu dzīvesveidu. Esiet gudri, neapmaldieties veikalu plauktos un neļaujiet reklāmām jūs maldināt. Bet klausieties un apmeklējiet gudrus izglītotus cilvēkus, kas ar to nodarbojas katru dienu. Tiksimies mūsu nākamajos podkāstos. Paldies!